Radars. Un esiet sveicināti podkāstā Radars. Ar jums kopā, kā jau parasti, Robčiks, Paula Monta, Paula Robčiks. Jā. Paula, pateiksi hai. Sveicināti. Sveicināti. Wow. So official. Nu, ko lai jums saka, mums daudz ko šodien piebilst intro daļā, bet runājot par tematu, epizodu ierakstam faktiski Helovīnos, bišķi pēc viņiem. Bet bišķi tādā Helovīnu vaibā varbūt, jā, tādās noskaņās, un Helovīna ir par spokiem, tad, un, nezinu, zombijiem varbūt un vispārējo, tad gluži par to mēs nerunāsim, bet mēs runāsim par to, kur spoki ir, jā. Šodien tātad par pamestām vietām, gan Latvijā, gan pasaulē, un, pa lielam, jā, tāds šodien temats, un tad jau epizodes laikā redzēsim, kur mēs ar viņu aiziesim, ko mēs šodien izrunāsim un tā tālāk tā joprojām. Bet, es jau te čatā pieminēju, es personīgi pētniecības laikā, ja tā var teikt, bišķi pat iedigos. Robčiks savas sprīdīšu piedzīvojumu laikos. Es lai tā kā, nespēlēt vairāk, jūs pieņemat. Mēs par to bišķi vēlāk arī izrunāsim, katrs savu pieredzi, tos nestāstīšu, tagad, bet katrā ziņā es bišķi iedigos par šo tēmatu taisot pētniecību, bet jā. That's great, ka ir passionate cilvēks par tematiem kādiem arī very nice. And I guess, kā mēs varētu iesākt šo tematu par pamestām vietām, es domāju, katram noteikti no mums ir kāds stāsts bijis, vai kāds ir bijis pats staigājis cauri kaut kādām pamestām ēkām vai vietām, vai arī vienkārši varbūt dzirdējis, kāds draugs ir kaut ko tādu tam līdzīgu darījis un tādā garā. Tā kā es domāju, jā, vienkārši, lai tā iesāktu tematu, es domāju, jā, tad mēs pierreiz varētu katrs padalīties ar savu pieredzi, vai jūs esat kaut ko vai kad mazi bijāt, vai vienalga, kad, vai varbūt nesenāk, esat paši bijuši un papētījuši kādu pamestu vietu. Hell yeah, joprojām. Joprojām. Yeah. Iedos arī, kad piemēra, vai tu slēpsi, vai tas bija nelegāli. Un tu nedrīkst par to runāt. Ja godīgi, es pat nezinu, jo viens gadījums bija, piemēram, tepat pilsētā, Ventspilī, tur joprojām tur pastāv tādas tā kā vecas bloķenes, teiksim tā. Neatceros, kas tur iepriekš dzīvo, bet viņas ir konkrēti vienkārši pamestas. Un iedomājies, tas tā kā diezgan pilsētā pašā iekšā, viņas vienkārši tur pamestas stāvēja. Tagad viņas ir kā privāti īpašums, bet kādreiz tur diezgan sīkie gāja tusēt. Tas jau arī, kad es tur biju pirms kādiem 10 gadiem, neatceros. Bet tur sīkie diezgan gāja tusēt, un tur did stuff, un tādas lietas, ko tur var iedomāties parastajās pamestajās ēkās, ko tur var darīt. Yeah. Bet tagad tas ir privāti īpašums pārpirkts. Ko tur īsti darīs? Es nezinu. Kaut kur, man liekas, ka divas no tām ēkām jau ir atjaunotas, ja tās ir viens no tām, bet tur tālāk, tur bija paintball laukums, arī to es atceros. Bet tur tās ēkas tiešām diezgan traki kritiskā stāvoklī. Un arī, protams, būdams te kurzemnieks, te viss kas labs, gan raķešu bāzes, gan pamests kara pilsētas, te viss kas ir, ko var labi atrast, bet tur arī jāskatās, vai tā ir tāda publiskāka vieta, vai tas arī nesanāk, ka lausties iekšā kādā privāti īpašumā. Tad to jābūt prātīgi. Un kā tev, Robčik? Oi, man ir baigais stāsts, ja godīgi. Man, faktiski pie, blakus mājai man ir, ne gluži blakus, bet, principā blakus mājai man ir pamesta, man liekas, ka stikla rūpnīca tā bija. Bet, viņa ir tik tuvu, ka es viņu mierīgi no savas istabas logu redzu katru dienu. Un man bija, ir vēl projām draugs, kurš ir tā kā tas draugs, kurš velk uz visādiem sūdiem. Un, kā dara vajadzīgi?
Un, protams, ka viņš bija tas, kurš izdomāja, ka mēs varētu ieiet tajā mājā, tur ķip pastaigāties, lai gan tā māja bija diezgan, jauniešiem, nezinu, populārs, bet es zinu, ka mēs nebijām vienīgie, kas tur gāja uz to māju, vai rūpnīcu, jo viņi tur milzīgi ēka patiesībā, tad 3 stāv, un es zinu, ka tur vēl no, teiksim, tā cita bariņa čaļa tur gāja ķerenes spēlēja, ko tur. Bet, jā, mēs arī tur iegājām, man liekas, pat vairākas reizes, un vienā reizē mēs pat ar fotoaparātu iegājām iekšā. Tas pats draugs bija no māmas paņēmis, ķipa, bildes uztaisīsim, lai viss krutāk, pēc tam vēl draugos salikā. bildes iegājām kaut kur it kā, tā bija privāta teritorija, patiesībā, bet mēs tur iegājām. Tur tā ieiešana vispār arī diezgan specifiska, jo, viņa it kā ir, parasti normāli ieeja, bet loģiski viņu vienu brīdi aiztaisīts iet, bet tā ēka viņa tā kā uz kalna, bet kalnā atrodas, un respektīvi, tu var uzēt bišķi augstā kalnam, un tad kalna augšu tā kā ielikt iekšā te teritorijā, jo, kalns pāriet pāri te sētē. Un jā, un tur tur bija ieejus, pirmajā stāvā bija ieeja arī, bet tā bija tāda vairāk tā kā garāža, un es neredzēju, kur tur var uziet uz otro stāvu. Uz otro stāvu bija kāpnes tādas koka. Pat te kāpnes, bet trepes, kuras pieliek tā kā atsevišķi, un tad pat tām vajadzēja kāpt augšā, un tad mēs tur staigājām, un tad varēja tikt uz 3. stāvu, un tad vēl bija bērniņu stāvs, un bērniņu stāvs bija super creepy, tā kā man sākumā man likās, ka tā ir, bet tas pasauc to čomaku viņam arī likās, tā kā tu uzēji bērniņos, ir tāda sajūta, ka pa otro stāvu kāds staigā. Tā kā, ja viņam arī bija tāds, lejā kāds ir, tā kā, mums ir, lai mēs tiktu ārā, mums ir jātiek arī lejā, tā kā, vai ne, savu. Un tur varēja uzkāpt uz jumta arī tur no tiem bērniņiem. Un es biju tā samīzies, man pirmā doma bija lekt no jumta uz jumtu, tā kā tur ķipa blakus kaut kāda mazāka māja. Es jau čomam teicu, tikā es tur lejā neiešu. Es lekšu to jumtu un tad tikšu ķipa uz to kalnu apakaļ. Bet, protams, es to neizdarīju, un es, man liekas, nebūtu dalēts līdz tam otram jumtam, es tur kaut kur starpā būtu arī nokrits. Bet loģiski es to neizdarīju, lai gan man jau bija tā doma, es jau biju izrāpies ārā. Un savukārt čomam tam bija vēl interesantāk doma, viņš saka, ka roči vajadzētu striķīt kaut kur atrast, piesiesim pie kāpnēm. Jo tur tāda ķipa bedra bija, viņš saka, ja kāds iet, mēs vienkārši pagrožam kāpnes, tas striķīt apakaļ. Viņam bija tāda brutāla doma, ķipa arī kas nāk, viņš iekrīt bedrē. Bet, man liekas, tur rezultātā neviens nebija, jo tā kā, mēs gājām, it kā tur, ne mums tur kāds pakaļskrēja neko, vai, ķipa tur nekas tāds nebija, un, bet, katrā ziņā diezgan baisi. Pēc tam tie čuvāki, kas tur ķerenes spēlēja, viņi tur blakus ēkā, viņi atrada kaut kādus maisus ar kaut kādu baltu pulveru. Tad mēs tur gājām skatīties, kas tas ir, un ķipas, zin kā 6. 7. klase tur baigi piedros. Mēs tur kokaīnu atradām, ķipa maisos, zini. Bet mazums. Kas varbūt bija sāsas, nezinu, not sure. Un, jā, un tad tā pati māja, pēdējo reizi, kad mēs gājām, tas jau bija bišķi gadus vēlāk, tas jau bija pilngadīgs. Mēs vienkārši pie manis tusējām ar to pašu čalu un vēl vienu čalu. Bet tas bija tāds, nezinu, saldais čals, es nezinu, viņš visām meitenēm parasti patika. Kad ar viņu divi tā tusēja, man brīžiem bija tāda skaudība mazliet, tā kā jūs tur aiziet, ka kur tusēt, visi skatās uz viņu, nevienu uz manīm, zin kā. Bet, karoči, mēs trietā ejam, ierāvuši, mēs ejam uz to pamesto māju, kaut kādi 2-3 naktī. Mēs tur nonākam, tur arī kaut kādas 2 meitenes ir ķipa garām riteni brauc. Un tie 2 ieietē mājā iekšā, bet es kaut kā paliku ārā, tā kā jūs tur bijis, bet tas baigi nevelk tur iet, tā kā kaut ko. Un tā meitene saka, glāb to savu čomaku, to tur, kurš parasti meitenē patīk, ķipa tur bomži dzīvo, jo tur, ķipa, kas tur. Bet man kaut kā Robčiks mani iespēja. Nē, man bija kaut kā, man bija vienalga gan par viņu, gan par kind of viņiem. Tā kā es zināju, ka viņi ir 2 savu, ja viņš būtu 1, tad jā, bet viņi ir 2, tas citādāk. Un man liekas, iekšā varēja tikt, bet ārā ne, jo iekšā varēja tikt pa to augšu. Lai tiktu ārā, vajadzēja rāpties pāri sētēm, galvenais es pārāpos, eju mājās, tā kā neko, un pēkšņi sāk just kājas sāp, un es skatos, man kāja asiņo izrādās, es viņu sagriezis, esmu žoga laikam vai kā. Oh, shoot! Un tad es gāju uz māju, un sēdēju vannā, tur kaut ko dakterēju sevi pēc 20 minūtēm. Tie 2 atvilkās, viens nāca palīgā man dakterēt. Un tāds mums bija gadījums ar tām pamestajām mājām pa Vilni. Šausmas, bet tur baigi traki, ak, Dievs, kas tik tur? Es jau pirmais domāju par kaut seps uzreiz, kas sagriežās vai kaut kas tāds, kaut kādām pamestām ēkām, kas tur,
Trakums. Labi, ka tev bija viss kārtībā vismaz pēc tā. Nē, tas nebija nekas dziļš. Bet saprāt, tas moments, kad tu nejūti, ka tu, tā kā sagriezies, kādā Indijā tu adrenalīnā bija. Nezinu, alkoholā bija. Šeit, kājas sāp, ka, jopcavas. Oh, well, esmu ceļā uz mājām, anyway. Jā. Nekas tāds, man jau tur nekāda... protams, bija kaut kāds tur nospiedums pēc tam, bet tagad jau man viņa vairs nav. So, jā. Un vēl, protams, ir tas, kad... es nezinu, tos varbūt vēlāk var pieminēt. Es daudz YouTube skatījos video, kur cilvēki lien nepazīstamos īpašumos un forbidden īpašumos un aizliegtos īpašumos un vai ķipa privātos, kas likās privāts, bet patiesībā nebija privāts. Un visādi iet tur jautri iet, un tās lietas man arī bija aizrauj, bet, tas tā varbūt no manas personīgas pieredzes un maniem negluži hobijiem saistībā ar šo tematu. Interesanti tev stāst. Tāpēc iedegos. Man, man vairāk ir tas, ka, man liekas, principā, gandrīz jebkuram no mums ir pieredze ar strojkām. Tas ir vienkārši klasiskais variants, man liekas. Īpaši, ja tu nedzīvo lielā pilsētā. Tā kā, man liekas, gandrīz jebkuram sīkajam bērnībā ir bijis kaut kāda strojka, kur viņi ir steigājuši un tam līdzīgi. Jep. Tā kā tas ir arī man bijis. Tad man ir bijis, ka es... viņa skaitās tā kā pamesta vieta, bet viņa tagad ir, citiem mērķiem, tur tagad to vietu izmanto, bet, šai vietai ir otrā pusē tā kā veca zāle, teātra zāle, un aizmugurē es atradu vecos tērpus un vēl lugus pat vecās, tā kā ieraksts, papīra formātā. Vēl joprojām bija pieejams. Jā, tā kā kožu sāesti, kostīmi un stuff. Un vēl tur bija no padomju laikiem saglabājies uzraksts, tā kā, tās saimniecības kaut kāds viens uzraksts. Vēl reāli stāvēja. Es arī īstenībā, kad es tā staigāju, esmu, tu zini kā, kad atrod kaut kāds avīzes no PSRS laikiem, un tā, it sevišķi, kad man liekas, ka mēs tieši, kad bijām aizbraukuši uz vienu vietu, mēs atradām tieši pirms PSRS sabrukšanas, ka tur jau laida ārā šitās avīzes par tieši par to sabrukšanu un tur vispārējo Baltijas ceļš, ka tik nebija pat tur iekļauts. Tur īsāk sakot tāds nice. Jā. Interesanti tāds tā kā šāviens tādā vēsturē, kurā tu nekad neesi bijis pats, un tas tev stāv turpat acis priekšā. Jā, interesanti, apskatīties. Tur arī vēl visādas kaut kādas grāmatas, man liekas, bija kaut kas tāds. Tā interesanti redzēt tādu pamestu zāli, kur tā kā krēsli vēl stāv, un visi aizskari, un vēl vecie prožektori, un tā kā diezgan interesanti. Izklausās inčīgi. Izklausās inčīgi. Bet žēl tos tērpus gan bišķiņas, teikšu. Jā, viņu nebija daudz, bet tur bija pāris, bet tā kā tā interesanti arī aizmirstā tāda daļa vēstures. I guess tas man tāds, laikam, lielākais. Man netālu no manīm arī ir, laukos, tur arī visāds pamests sēks, un viena kādreiz bija šitā te, kur vilnu taisa, spēkšā aizmirst, kāds sauc to nosaukumu precīzi. Un kač ir rūpnīca, kur taisīja vilnu šito no diegus taisīja, or something. Un kač tekstila apstādi, something. Un mēs ar Braču vienreiz aizgājām paskatīties, un mēs tā kā pat nebijām īsti iekšā iegājuši, mēs tā kā vienkārši kaut ko tā kā skatījāmies iekšā, un tad atnāca kaimiņiene, kurai pieder tas, tā kā tā vieta, tas ir viņas privātīpašums, un viņa mums tur sāka jautāt, ko mēs darām, kas mēs tādi esam, un tam līdzīgi. Un mums vienkārši tāds, mēs reāli vienkārši to ārpus skatījāmies, what the hell. Tāds kādam šis arī pieder? Jā, legit tas pieder, jā. Viņi tur teica, un es jau zinu jūsu vecāks, mums tāds labi, mums ir nav. Jā, es tavus arī. Tagad ko tu izdarīsi, What you gonna do? What you gonna do about it? Yeah.
Un tu biji baigais rebels kādreiz. Es nezinu, vai tas ir rebels, bet vienkārši vairāk tā sieviete bišķi kretinēja. Ok. Tā kā Saprotami. specifiski Ok. viņa. Ok, got it. bet jā. Un I guess tāda. Kā lai to nosauc? Tā nebija varbūt tāda pamesta vieta vairāk. Es tik nedaudz atceros, kad kādreiz mums bija veca māja, kur vecmama dzīvoja, un tad mēs braucām ar vecākiem, un mēs to māju vācām ārā un tam līdzīgi. Un tā kā teoretiski viņi bija tā kā kinda pamesti, jo viņi tā kā, abi vecāki bija miruši, un tā kā neviens tur nedzīvoja. Bet tā kā arī es tā kā biju diezgan maz, tāpēc daudz neatceros, bet es atceros, ka es nedaudz pa to māju steigāju un skatījos uz tām visām traukiem un tiem visādiem, nezinu, tur suvenīriem un tam līdzīgi. Tā kā arī tāda interesanta sajūta bija, ka tur kāds tā kā dzīvoja iepriekš. Tā kā savā ziņā pamests. Un vēl ko es gribu arī pateikt, es nezinu, varbūt Robi, tu zini. Instagramā viens čalis riktīgi pa šitām Latvijā, pa šitām vietām visu laiku eksploro un kaut kas tam līdzīgs. Viņš tā kā, bet viņš dara tā kā pa aizliegtām vietām arī, un viņš ir vairākas reizes iekulējis nepatikšanās jau. Man liekas, viņam Instagram handles bija Lost in Baltic vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, viņš arī, man liekas, es dzirdēju. Jā, man liekas, viņš diezgan populārs tāds, vispazīstamākais, varētu būt vismaz viens no pazīstamākajiem. Viņš arī, es kaut kad redzēju Instagramā, viņš vadīja visādas kaut kādas ekskursijas pa kaut kādiem tur, nezinu, ne pagrabiem, bet tā kā kaut kādiem bunkuriem or something. Jā, tā kā, bet jā, es vairākas reizes redzēju video, kur viņš ir staigājis Rīgas centrā, kur var kaut kur uziet augšā tajai mājai, kas ir tā kā, jūs zināt, kur ir Dailas teātris. Tur ir, karoči, tās krustojums, un tur ir viena tāda liela māja, kurš tur apparently var uziet augšā, tur neviens tā kā neskatās. Tad viņš tur bija uzgājis, viņš mēģināja kaut kādā televīzijas tornī uzkāpt, bet viņu busted policija, un viņam bija jāmaksā sots. Ui. Un jā, tā kā šīs tādas vietas. Viņš diezgan tā kā krīzī citreiz vietās ieiet. Tā kā, jā, tāds interesants profils. Tā kā var pēc tam linkot Facebookā. Bet jā, viņš arī tā kā tāds Latvijā viens no tādiem pazīstamākajiem urban explorers. Tā kā, jā. Skaidrs. Jā. Būs jāiečeko. Jā. Es liekas, ka es arī esmu dzirdējusi, jā. Jā, man liekas, jā, viņš tāds, viņam diezgan tur sekotājs. Nē, es tagad viņu skatīsies gan kādu laiku. Man liekas, viņam YouTube arī kaut kas ir. Jā. Bet vai jautājums, vai viņš izmantoja visus drošības principus, vai viņš bija piesardzīgs ejot par šo montu? Jā, cik es atceros to video, viņam bija kaut kāds drošības equipments, bet tā, man liekas, pārsvarā viņam tur baigi basic stuff, tā kā ir, vismaz ko var video redzēt. Bet... Pastāsti, kas tie tādi ir? Bet jā, pirms es arī domāju, pirms mēs sākam runāt par kādiem konkrētiem keisiem un tā, noteikti kādam, kas klausās, ir kāds vai hobija līmenī, iet pa pamestām vietām vai vismaz varbūt kāda interese radusies to darīt, tad es atradu tādus kā drošības principus, lai tā kā varētu droši eksplorot tās vietas. Un pirmais, ko jau arī Paula iepriekš nedaudz pieminēja, ir ļoti svarīgi saprast, vai tā vieta ir privāta īpašums vai nav. Jo tas ir ļoti svarīgi, jo, ja tas ir privāta īpašums, tad uzreiz tur var būt kameras, tur var būt signalizācija, tur var būt visādas citas trobeles, un tā kā loģiski privāta īpašumā bez īpašnieka atļaus īsti nav atļauts ieiet. Tāpēc ir ļoti svarīgi to saprast, vai tā vieta ir privāta īpašums vai nav, ja jūs negribat iekulties nepatikšanās. Es gribētu piebilst, ka tur varbūt arī čāls ir ierocis. Varbūt ne Latvijā, bet Amerikā toči. Jā. Izbrauc Ventspils novadā uz kādu pagastu, un tur redzēs daudziem uz žoga rakstīts stāju šaušu. Tur ir tāds zīmes arī. Yeah. Nikans suns ir izgājis no modas? Jā, tas vairs nestrādā. Tas vairs nestrādā. Yeah. Tā kā, jā, tas ir vienkārši... pašu zināšanai, jā.
Un tad otrs ir, kas ir saistībā arī ar pirmo punktu, kad vienkārši, jāizdara research pirms tam par to vietu, jo ir citas vietas, kurām īstenībā ir diezgan interesanta vēsture, un tas, ja tu domā, eksplorot to vietu, tad tas tev palīdzēs iegūt tādu vairāk kontekstu par to vietu, un tu vairāk appreciatos to vietu. Tā kā tas ir arī tā kā vietas tāda lieta, piemēram, es nezinu, kādām muīžām vai nezinu, kādām tam līdzīgām vietām, tā kā, kad, ja tu palasi vairāk par to vietu, tas tā kā, uzreiz interesantāk to visu izpētīt un tam līdzīgi. Un, trešais punkts, par ko es gribēju vairāk parunāt, ir par aprīkojumu specifiski, jo, ja jūs tiešām to gribat vairāk, tā kā es teiksim tādā hobija līmenī vai tādā kā sava veida turisma novirziena līmenī to darīt, tad noteikti vajag atbilstošu aprīkojumu, nevajadzētu iet iešļūcenēs un tēkrekliņā uz tādām vietām, vajadzētu atbilstoši arī saģērbties, kas nozīmē, protams, izturīgi un kvalitatīvi slēgti apavi, un arī, protams, garais krekls ar garajām biksēm atbilstoši. Un vēl viena lieta, kas ir, atkarībā, protams, no laika apstākļiem, piemēram, vasarā, tas varbūt nebūtu tik aktuāli, bet īpaši, ja tā ir tiešām tā kā vieta, kur nav baigi gaisa apmaiņas, tam līdzīgi ļoti ieteicams ir velkt cimdus arī, jo tad, lai jūs nepaķerat līdz kādu bacili vai kādu pelējumu, teiksim tā. Tā kā tā ir viena lieta, ko vajadzētu. Tad arī, tas ir arī iesaistās arī punktā par cimdiem, kad citreiz vajag pat masku reāli, un nevis tā kā, parasto tādu masku, kas mums bija Covid laikā, bet tā kā, proper masku, kas tā kā filtrē reāli gaisu, tā kā īpaši tiešām, ja vietas ir, kur... Tāda Černobiļas maska. Tādu, teiksim tā, kur tiešām ir tā kā pamatīgi gaisa filtrēšana, jo jūs ļoti viegli varat ieelpot pelējumu un visas tam līdzīgas lietas, un pēc tam nebūs labi draugi, tā kā... Tā ir lieta noteikti. Tiešām, atkal atkarīgs no kādā vietā jūs ejat. Tad arī, protams, vajadzētu lukturīti. Un arī ideālā gadījumā, ja ir galvas lampa arī, jo tad tas vairāk palīdz, kad nav viena roka visu laiku aizņemta. Tā kā to arī vajadzētu, tieši tas palīdzēs tā kā vairāk redzēt, kad lai neiekāp kādā caurumā vai tam līdzīgi. Tad tas ir, ja tu gribi tā kā būt ekstra došs, citi arī velk ķiveri arī, ja ir īpaši, ja ir vai kāda lielāka augstuma vai tam līdzīgi, tas tāds papildus drošībai moments. Otrs, kas arī pēc tam iesaistās ar vienu drošības principu, ko es pēc tam teikšu, kad atkal atkarīgs uz kādu vietu jūs braucat, bet bieži vien, kad šīs pamestās vietas, viņas ir ārpus kaut kādiem sakaru tīkliem, ārpus civilizācijas nedaudz, teiksim tā, tāpēc ir arī viens ieteicamais variants, ka var paņemt līdzi rācijas, tā kā, lai var sazināties, pat ja nav zonas. Tas ir arī tā, atkal, ekstra lieta. Tad arī, protams, ja kas, varbūt Robim arī būtu noderējis pirmā palīdzība līdzi, ja kas, ja viss slikti paliek. Ir arī, var paņemt līdzi arī roku dezinfekciju arī, ja piemēram, nav cimdi, var uzreiz nodezinficēt rokas, piemēram. Tad, var arī līdz paņemt powerbanku, ja kas, ja izlādājas telefons vai kāds cits equipments, kas ir līdzi. Te ir minēts arī svilpa, bet tas, man liekas, vairāk ir, tas arī ieteicams, piemēram, ja teikt kaut kādos pārgājienos, piemēram, kas arī ir tā kā baigi ārpus, tā kā apdzīvotām vietām, un tā svilpa es esmu dzirdējusi, kad, var tā kā izmantot arī tādu, ja tu, piemēram, kalnos kāp vai ko, tā kā tas tāds vispārīgs, kur tu esi ārpus civilizācijas. Un tad, glābšanas, man liekas, arī. Jā. Kaut kur iekrīti mazums, jā. Jā, tā kā tas nav ķipa specifiski tikai, kad uz pamestām vietām, Tad arī, ir arī, protams, ja atkarībā kādi mērķi, bet, protams, var arī paņemt kameru un to visu aprīkojumu līdzi. Noteikti vajag paņemt ūdeni līdzi un kaut kādas uzkodas arī, jo, piemēram, vai var iekavēties tā visa eksplorošana, tā kā
Jā, tas noteikti arī būtu jāņem līdzi. Un te bija viena lieta, ko es tā kā iedomājos, bet tas nebija tā kā īsti pieminēts. Es esmu varbūt Latvijā tas nav tik aktuāli, bet noteikti kaut kādus, man liekas, arī vajag kaut kādas aizsardzības līdzekļus, nezinu, kaut pipargāzi vai kaut ko tam līdzīgi. Jo tā kā, nezinu, pēkšņi tev kaut kāds, nezinu, tur narkomāts uzlats virs. Man liekas, ka tas varētu būt noderīgi. Tādā ziņā. Jā. Un tad vēl ir pāris principi, par ko es gribēju parunāt, kas arī vienkārši būtu ļoti vēlams ievērot. Kad, protams, jābūt vienmēr gatavam satikt citus cilvēkus vai arī dzīvniekus, atkal atkarībā, cik tā nomaļus ir tā vieta. Un arī ieteicams vispārīgi neskriet pa to īpašumu visu, jo tā kā var būt veca grīda, var iebrukt iekšā viegli, un, kad tu skrien loģiski, tev ir grūtāk tā kā notrāpīt, kur tu tieši solis par, tā kā nav ieteicams arī vispār skriet pa to vietu, un tam līdzīgi. Un tas ir arī vēl viens princips, kas ir arī iesaistās tas, ko es iepriekš teicu, kad nekad nevajadzētu vienam to darīt, nekad nevajadzētu vienam iet, tīpaši, ja tās ir ļoti nomaļas vietas, tā kā tiešām, var sanākt ļoti liela trobela, ja viens pats iet, jo tā kā tev nebūs, kas palīdz reāli. Tā kā noteikti nekad neiet vieni uz tādām vietām. Un šis ir arī princips īstenībā, es esmu arī grupā, ir tāda Facebook grupa, starp citu, pamestas vietas Latvijā vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tur arī īstenībā diezgan interesantas bildes un info ir. Un tur ir tāds princips, viens no galvenajiem, kad, ja, piemēram, ieliek bildes kāds ar to vietu, tu nekad nedrīkst publiski dalīties ar to vietu. Jo tas vienkārši aicinās, varbūt, cilvēkus, kuriem nav tie labākie nolūki, kas grib izdemolēt kaut ko vai tam līdzīgi, kad viņi var šo informāciju izmantot. Tā kā, ja tu dalies ar kādu lokāciju, tev tiešām jādalās cilvēku, kas tu zini, ka viņš tiešām arī vienkārši gribēs aiziet apskatīt to vietu un pafotografēt. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, kad nevajadzētu dalīties lokāciju tā publiski īpaši. Bet noteikti viena stulba lieta ar šo visu, ko es šodien arī pamanīju. Es biju arī Instagramā uzkāpis uz kaut kādā, kas arī liek pamestu vietu foto. Un bija ielikts riktīgi krūts baseins, tā kā kaut kāds, nezinu, protams, tur vecs tukšs grafitī un blablabla. Riktīgi smūgs un kaut kas rakstīja, kur ir ar domu, gan jau, ja es arī gribētu viņu dzīvē redzēt, bet tur tas prihals, ka tā kā... Piemērs, ka tu gribētu aiziet, bet tu īsti nevari iespējami. Labi, tu varbūt privāti Instagramā var aizsūtīt, bet other than that, tā kā tāds. Jā. Tas man vispār atgādināja, tu pateici baseins. Es atceros vēl vienu pamestu vietu, kur esmu bijusies un pamestā bērndārza. Un tur bija baseins. Es neatceros, bērndārs vai skola, laikam skola drīzāk. Shoot. Jā, pabeidz, man tas viena lieta tikko atgādināja. Jā. Vai arī tu jau pastāstīji? Nē, es vienkārši gribēju pateikt, ka, es neatceros, vai tā bija skola vai bērndārs, bet jā, tur bija tas, tā kā baseins es atceros, un tur ir tā kā arī, tur vēl bija, tā kā vairāki stāvi, un tas, bet man liekas, tas baseins bija tāds lielākais highlights, tā kā, jā, vienkārši atgādināja, ka Robs pateica. Tas man atgādināja vienkārši Ventspilī, arī pareizi mums ir viens pamests bērndārs. Lai gan baigi interesanti, es neatceros to secību, jo man liekas, ka no sākuma tā ēka bija vīriešu klosters, un pēc tam bija bērndārs. Un tagad tur... vai otrādi. Es nezinu. Bet ir tāda ēka, kuru drīzumā plāno demontēt. Opa. Tas tad liekas, how do you go from this to that? Kaut kāda galīgi dīvaina sazvērestība tur. Yeah. Tas vienmēr atgādina interesanti, ka tādas ēkas, tāds interesanti, kas tur reiz ir bijis, vienmēr laik aizdomāties. Piemēram, tā skola, kur es mācījos, tāda būžītā. Es neatceros, kas tā par stilu māja ir. Kas bija tā, ka tajos... Kas tas bija par stilu, kas bija tajos 1918. gadu? Nē, pat 1800. gadu beigas. Tur tāds, viņš jau bija tāds diezgan tāds grēznas. Grēznā, kā es gribu teikt renesans, bet paļubam, ne?
Bet, nu, jūs sapratāt, apmēram tāds pasenāk laika. Mhm. Tad tāds skatās, tā bija kādreiz vilciena stacija. Tāds, are you kidding me? Jā, Tas tik fancy. Jā, tur šitāds izsāc interesantas lietas. Jā. Bet nezinu, no vīriešu klostra uz bērndārus vai otrādi, tad tā gan ir. Es nezinu, kā tas iet kopā, bet ok. Bet jā. Robčik, Pielāgojas vajadzībām tā brīža sabiedrības, jā. what the hell? Vīriešu klostrs un pēkšņi sadzim bērnu. Nice. Izlaida Anyways. viņus ārā. Oh, shit. No, gudīgi. Labi. No, ok. Labi. Robs fucked up vienkārši. Robs nesaprat, kas tikko notika. Es pasaucu viņu un runāju par bērnu izlaišanu. Jā. Es kaut ko palaidu garām, jā. Es dzirdēju par bērndārzu un vīriešu klosteru. Jā, tu tur neko baigi nepalaid garām, tā tas arī bija. Jā, tas arī bija pretībā šeit, jā. Nu jā, es tā sapratu arī no bērndārzas par klosteru vai otrādāk no klostera par bērndārzu un tagad vispār tuvāk jau atceros. Jā, Vai gribi cerams. apmest? Jā, nu cerams. Jā. Jā. Tā kā, jā. Un tad vēl, ko es gribēju pieminēt, kad arī ieteicu uzreiz pēc atgriešanās mājās, tad uzreiz aiziet nomazgāties un tās drēbes, kas bija mugurā, tās arī uzreiz ielikt mazgāties, jo atkal runiet pa pelēm, visādiem citiem baciļiem, tā kā tas tāds precautions papildus. Un šits nedaudz rēcīgi, jo tā kā es pēc tam stāstīšu par lietām interesantām, kas ir atrastas dažādās pamestās vietās, bet tāds vispārīgs arī princips, kad, ja tu ej uz tādām pamestām vietām, tu neko neņem sev līdzi. Tā kā tas arī ir tāds. Tu vari no kapiem. Jā. Es tā kā no kapiem, ka nedrīkst neko nest prom no kapiem. Nu, tā vairāk ir maiņticība, tā kā es teiktu. Bet... Nu, šis ir pamatotāk, jā. Jā, bet šits ir tā kā, nu, vienkārši atstāt citiem un lai vēsture paliek vēsture, teiksim tā. Skaidrs. Tārāk no tāda. Tāda viedokļa, jā. Un pēdējais, jā, ko es gribu pateikt par drošību, ir tas, ka, jā, jūs arī nedaudz jau pieminējāt par, ka nevajadzētu arī ignorēt, ja ir uzstādīts kaut kādas drošības brīdinājumi un dažādas zīmes, jo tās noteikti tur kāds ir uzstādījis, jo viņiem tas ir aktuāli. Cilvēki parasti tāpat neuzstāda zīmi privāti īpašums. Vai, nezinu, kā Paula iepriekš teica, tur šaušu ar visi vai ko, tā kā. Vajag labāk varbūt nevajag tādām vietām iet. Tā kā, jā. Bet var gadīties tā, ka tu kind of sajauc. Nu, es nesen redzēju vienu video arī, nu, par šo pašu tēmu runājot. Divi čaļi, nu, viens filmēja, divi čaļi kaut kur gāja, un viens tāds saka, tā kā, nu, man liekas, tā nav privāta teritorija. Viņi iet pa ceļu, viņš ka privāta teritorija jābūt pa labi, pa kreisi, tā kā, nu, publiski, un tāpēc mēs varam iet pa šo ceļu. Un viņi iet, un viņi pēkšņi dzird, ka mašīna brauc no muguras. Un viņi uzreiz kaut kur paslēpās kaut kādā, es nezinu, bedrē grāvī vai kaut kas, bet viņus diezgan ātri ieraudzīja, bet tas čāls arī ir ierocis, ķipā, nu, tā kā, es nezinu, ko viņš īsti teica. Bet, laikam, viņš teica, lai viņi nāk ārā, probably. Un viņi izdomāja bēgt, un viņš sāka šaut, tā kā, nu, reāli, tu dzirdi šāvienus. Un viņam pa priekšu skrien tas viņa draugs vai kaut kur blakus, viņš pēkšņi nokrīt. Un tas čals tās tev sašķāvis, tas nē, es aizķēros aiz koka vienkārši. No, te nu bija tas neskrien nekur. Nu, bet redzi, viņi sāk skrien, nu jā, viņi nomīz no ieroču, bet nu viņi sāk skrien, pa viņiem sāk šaut reāli. Nu jā, tas jau laikam. Deitas stāsts, no. Draugs tāds, nu, es cik saprotu, tā kā privāti īpašumam jābūt ir labā ceļa pusē, tā kā te ir droši, tas ir publiskais, es čekoju netā, te jābūt visam safe. Nedačekoju līdz galam. Bišķi sajauc. Baigi uzmanīgam jābūt, bišķi sajauc. Lūbet, jā. Viņš vēl mācās labo no kreisās puses. Jā, ne tikai laikam, I guess. Jo tur vēl bija, tur vēl bija zīme, ka privāti īpašums, bet viņam tāds nav tas kreisā pusē. Nē, tas ir dekorācijai.
Tas ir ieteicam. Tā būtu interesanta zīme, nevis aizliegts ienākt, bet ieteicams nenāks. Es labprāt, lai jūs te nebūtu. Es mazliet tāds pats vainīgs ienāca, es tev brīdināju. Jā. Jā, parasti uzstādījām šīs zīmes for a reason, tā kā nebūtu ieteicams testēt viņu patiesību, teiksim tā. Jā, un tad pirms es noslēdzu savu daļu, es atradu pāris interesantas lietas, kas ir atrastas dažādās pamestās vietās. Kaut kāda, es nezinu, vai tā bija UK lapa vai kas, bet tā kā gandrīz visas vietas izņemot vienu ir no UK. Tā kā interesanti sakritība. Bet jā, viena no lietām, kas man likās interesanti, kas ir atrasta pamestā vietā, kas bija Anderlechtas veterinārā koledža Briselē, tur tika atrasti iemarinēti mājdzīvnieki, teiksim tā. The hell? Nosauksim to par marinēšanu. Es saprotu taksidermiju. Laikam. Bet marinē. Nu, tā kā burkās, leģit, jā, tā kā tajā pēc šķidrumā, jā. Vismaz tas bija kaut kāds zinātnes centrs vai kaut kas tāds, jā? Jā, tas nebija random pagrabs, jā. Shit. Es tas neliek man justies baigi labāk, bet varbūt bišķi. Jā. Tā kā, jā, vispār pati ēka tika uzcelta 1912. gadā, bet viņa tika pamesta 1991. gadā, kad visa universitātes pilsētiņa pārcēlās uz Beļģijas austrumu pilsētu Liežu. Un dažādās ēkās, kur kādreiz atradās lielo aizgaldi un primātu un citu zīdītāju būri, tās tika pakāpeniski pārveidotas, bet viena no šīm ēkām palika ilgi tukša atšķirībā no pārējām. Un tad šīs ēkas pagrabā bija šajā tumšajā un sen neizmantotajā telpā, tur bija simtiem dzīvnieku eksemplāri, kas bija saglabāti stikla burkās. Tie bija gan cūku mazuļi, govis un suņu, kaķu un zirgu dažādas daļas. Un tātad visādi žokļa kauli, iekšējie orgāni un daži pat veseli dzīvnieki tur tā kā bija tajās burkās. Un jā, viņi bija šitajā formaldehīda tajā šķidrumā. Viņi glabājās. Tā kā, jā, jūs varat iztēloties. Tas ir iebalzamēšana. Tas laikam tas iebalzamēšanas šķidrums vai kā viņi tur, jā. Jā. Tā kā jūs varat iztēloties pirmo cilvēku, kas iegāja pēc ēkas pamešanas, kā viņam bija, kad iegāja pagrabā un tur vienkārši pretī tev burkā vienkārši, nezinu. Es pat nezinu, ka viņš uzreiz izgāja ārā un neatgriezās. Ej, galīgi. Nabaga cilvēks. Jā, tā kā... Viņš vienkārši gribēja kaut kāds piedzīvojums, šeku, reku. Jā. Kā tur saka, the more you fuck around, the more you find out. Kā tagad saka, jā? Jā, basically, jā. Tā kā, jā. Oh, God. Tādi bija palikuši pāri, jā, pēc veterinārās koledžas. Oh, jeez, kā es sabiju. Jā, man arī bija tāda dīvaina skaņa. Mums attāds no Discord skaņas, laikam arī Discord, un galīgi es sabijos no tā, kas tas pa skaņām. Jā, viņam tagad ķipos Halloweeniem spūkī ķipos skaņas ilgts. Es domāju, ka man dators jau slēdzas ārā, tas, nezinu, man jau te vētra un varbūt sadalstīkla anulēsies un... Es tā brīdiņu, ja es varētu pazust vai kaut kas tāds mazums, ja pēkšņi Paulas nav te, ka jums mistērija, kur ir sadalstīkls. Tā kā jā. Robi, tu dzirdi mūs? Es pazudu pusminūti, jā, man Bluetooth. Tas bija. Man Bluetooth. Tad Robis mūs sabiedēja. Tad Robis mūs sabiedēja, jo mēs dzirdējām tās Discord skaņas, un mēs abas divas bišķiņi. Mums sirds apmet kūliņas bišķi. Jā, es vēl runāju par tiem dzīvniekiem burkās, kā rēcīgi saka. Jā, pēkšņi, vai kas tā bija pa skaņa. Robi pat daudz palika. Robs nepanes.
Jā, padast burkās dzīvniekus. Robs bija tas pirmais cilvēks, kas iegāja viņam PTSD. Ne jau dzīvnieki, come on. Nu, tu paskat. Jū, sādi dzīvnieki. Lai gan priekš tiem laikiem es nešaubos, ka tādām lietām eksperimentēju un testēju. Jā, nu tas gan jau ķipa kaut kādā veidā bija domāts kaut kāds uzskatas materiāls vai kas, bet, nu, creepy either way. Ka viņi tur vienkārši prosta pamesti bija, ka nevienam viņus nevajadzēja, ka viņi pārcēlās. Bet arī pat, ja nebūtu pamests, man liekas, piemēram, tu tā kā praktikants vai iekšā, tas būtu creepy enough, tur ieraudzīt, tā kā tur marinēs. Nu, jā. Tas būtu kaķis. Jā, exactly, jā. Es nezinu, es jau kā cilvēks, kas izstudējis anatomiju, man liekas, ka man cilvēku redzēt, man jau tas būtu, zin, tāds, dzīvnieks, tas gan būtu tik neumulīgi. Tas būtu what? Tas būtu tāds, the hell did they do to deserve that? Yeah, exactly, jā. Tā kā tādas arī lietas var atrast, jā. Šī nav tik crazy lieta, bet arī man likās diezgan interesanti, kad te ir Velsā viena vieta, tas ir asylum, bet man latviski iztulko patvērums, un tas noteikti nav patvērums. Asylum man šķiet tāds, tā kā mēs varam pielīdzināt, kā teikt tāds, tas ir patvērums, bet tādiem psiholoģiski nelīdzsvarotiem cilvēkiem var būt. Nu, teiksim tā, nosauksim to tā. Vai tādiem cilvēkiem ar traucējumiem. Jā, kaut kādām mentālajām problēmām. Jā, trako mājas teikt. Nu, trako māja tas ir Robčiks says it as it is. Tas ir trako māja, tas ir ķipa tautas ķipa valodā, tā to sauc, bet, nu, korekti viņu tā nesauc to vietu. Jā, bet, nu, tas tā īsāk sakot īstenībā. Jā, tas tā īsāk sakot, bet jā, tas, ko, man liekas, Paula iepriekš teica, ka tā kā, jā. Nu, es nezinu, slimnīcai, mēs varam to dēvēt arī savā ziņā. Ārstniecības iestāde, varbūt nosauksim to tā. Un jā, tad 1906. gadā šajā Velsas tajā ārstniecības iestādē. Tur bija vairāk nekā 500 pacientu, un gadu laikā te bija noteikti gan dzīvojuši un arī miruši 1000 pacientu, kamēr darbojās šī iestāde. Un pagājušā gadsimta sākumā kādreiz neārstējams slimības, piemēram, sifilis, būtu nogalinājis daudzus, savukārt gadsimta beigās daudzas, nu, daži tur vienkārši mira no vecuma, vai nu, tā kā citām lietām, kas jau bija vairāk ārstējums. Tāpēc tas tā, kontekstam vienkārši. Un arī šajā vietā no 50. gadiem, kad, ja kāds šajā vietā nomira, tā cilvēka autopsija, viņa tika arī veikta turpat, viņiem bija tā kā tāda sava slimnīca, un viņam bija pat savs morgs, un kapela un kapsēta arī. Tai vietai. Un katru gadu tur tika apstrādāti mirušo pacientu līķi, un kas šeit tika atrasts, kad šī vieta tika pamesta, tika atrastas kastes, un viņas bija pilnas ar nāves ierakstiem, kas bija reāli datēti no tā laika, kad atvēra šo vietu, Edvarda laikmetā līdz pat 90. gadu vidum. Tā kā jūs varat iztēloties, cik daudz ieraksti par cilvēku nāvēm. Vajag trāk, jo daudziem, jo viņam arī gan jau nebija nekāda ģimene, nekas tāds, kas to visu varētu savākt, un tāpēc viņiem jau arī vajadzēja viņus apglabāt turpatās un visu veikt turpatās. Tas īstenībā bēdīgi diezgan, diemžēl, jā. Jā, tā kā vienkārši tā kā kastēm vienkārši ieraksti par dažādām nāvēm un, jā, kāpēc cilvēki nomira un tam līdzīgi. Tas tāds arī, jā, īpatnējs savu veidu atradums, ka viņi spēja saglabāties vispār. Nu, kad līdz pat 90. gadu vidum viņi reāli saglabāja visus tos ierakstus. Nu, bet tas tā ir jādara. Tas jau arī mums arī visiem ir, piemēram, Ventspilī arī ir savs arhīvs, kur pilnīgi viss tiek saglabāts. Tā, ka tiešām pilnīgi viss. Nu, tā kā tā tu par dokumentiem runāt, ja pa cilvēku. Jā, jo miršanas apliecība, tas jau arī ir dokuments. Nu, jā. Tādas lietas ir jāsaglabā. Jā. Bet vai te nav kāds termiņš or something, ka tev kodi 100 gadi or something, nezinu, tur jāpatur or something? Es šaubos, ir lietas, kuras man liekas, ka nevar tā anulēt. Piemēram, ja tev kaut kāds, man liekas, ka turpat kaut kāds šitais darba līgumi jāsaglabā, bet tie gan ir kaut kādi konkrēti laiki, šitādas lietas gan man šķiet jāsaglabā.
Varbūt, jā, tur nav tam noteikts. Es zinu, ka vienkārši kādiem noteiktiem dokumentiem ir tas laiks, ķipa, cik viņas ilgi. Taču paļubom. Taču jā, 100% ir, bet tādiem man liekas, ka viņas nedrīkst nemaz tā. Tas ir, protams, arī atkarībā no valsts likumdošanas, kā viņiem tur ir, kā viņiem tur viss darbojas. Jā, protams, jā, tas gan. Tā kā, jā, tad vēl viena lieta no slimnīcas UK, Peterborough saucās tas rajons, kur tā slimnīca ir. Un šī slimnīcas galvenā daļa, viņa tika uzcelta 20. gadsimta 60. gadu beigās. Viņa tika raksturota brutālisma betona stilā. Es pat nezinu, kas tāds ir. Bet... Brutālisma betons ir tas, ko mēs zinām, tas ir PSRS būves. Tikai ne ķieģeļi, bet tās pārējās. Bet tie bija 20. gada 60. 20. gadsimta 60. Tas bišķi pirms tas ir tam. PSRS laiks. Tā vai tas sanāk? Tas ir PSRS laiks. Jā, laikam sanāk. Es zinu, ka UK nebija PSRS, bet viņi varēja gan jau iespaidoties kaut kāda mode, jā, noteikti bija. Jā, tas ir tas brutālisms betons. Okay. Tas ir, man nepatīk. Fui. Labi, bet turpina. jā, tā kā, tādā stilā tika uzcelta tā slimnīcas galvenā daļa. Un, tā slimnīca darbojās aptuveni 50 gadus un tika slēgta 2010. gadā. Bet tad tur tika atvērta jauna vieta, jebkurš aprīkojums, ko uzskatīja par paturēšanas vērtu, tas tika pārdots Austrumeiropas valstīm, a.k.a. mums, Helijā. Taču kādu laiku viss iekšā tur, principā, sēdēja, krāja putekļus, nekas netika ar tām lietām darīts, un starp dažādām visādām dīvainām ierīcēm un tam līdzīgi, pat māsu drēbes arī tur bija, un bija arī, kas tur vēl bija tāds īpatnējāks, bija gumijas tādas kā trenežieru galvas, principā tas bija ķipa domāts, lai tu varētu trenēties zobu un sejas traumu apmācībai. Tā kā cilvēki uz viņiem trenējās. Pirms uz cilvēkiem. Jā, tā kā vienkārši jūs varat izstāties, ka tur vienkārši random galvas gumijas prosti mētājās. Tā kā. It seems right. Laikam gan jau būtu creepy, bet vismaz tajā laikā viņa tā darīja, nevis uz cilvēkiem pat taisnā. Jā, tā kā tas tāds arī interesants atradums. Un pēdējais no manas puses šodien, kas vēl tika atrasts nedaudz līdzīgos ieskatos, ko es minēju par dzīvniekiem, bet te ir par cilvēkiem. Te bija arī viens, kā jau mēs iepriekš teicam, tāda ārstniecības iestāde, Vestparka tā vieta saucās. Tas ir Surrey, UK. Un, tika atrasti pacientu smadziņu paraugi. Nice. Un šie paraugi, viņi bija pamesto morgu un patoloģijas laboratorijās. Yeah. Un tā ēka, viņa sanāk bija aiz šīs te iestādes kapličas, bet kapliču nojauc 80. gados, lai varētu personāla autostāvvietu uztaisīt. Un visumā šī iestāde bija mājvieta līdz pat 2500 pāri pacientiem, un atkal, kā mēs iepriekš jau minējām, arī te bija, diemžēl, es negribu teikt gan jau katru dienu, bet, regulāri arī bija dažādas pacientu nāves, un viņiem tā kā bija, šis morgs, viņiem bija lejuskapji tur, un viņiem bija vieta līdz pat 12 līķu glabāšanai vienlaikus, ka viņi varēja tā kā, 12, pacientus paturēt tajā vietā. Un tad no dažiem no šiem pacientiem asins un audu paraugi tika ņemti un uzglabāti kastēs vai uz tādiem kā stikla priekšmetu stikliņiem. Un dažiem no tiem, šie bija te smadzeņu gabali. Un te rakstīts, viņi noslēgti tika paraplasta blokos. Es nezinu īsti, kas paraplasts, bet es varu iztauties, ka tas ir vienkārši kaut kādi, nezinu, parasti bloki. Un, bet, te ir, vaskeina parafīna bāzes viela. Tas ir laikam tā kā, viņas tādā kā, nevis šķidrumā, bet kaut kādā,
Es saprotu, tāda vaskainā Jā, viela. tā kā laikam Vaskaini. viņi nebija tā kā burkās, kā tie te dzīvnieki, bet tā kā apstrādāt ir to vaskaino vielu kaut kādā veidā. Ok, gari. Jā, un lieta ir tāda, ka viņiem nebija nekādu uzrakstu virsū, nekas, un tā kā principā mēs nezinām, kāpēc vispār tie smadzeņu paraugi tika paņemti, un no kā viņi tika paņemti, un kāpēc viņi vispār tika paņemti. Tā kā tas ir. Man ir versija. Jā. Ņemot vērā, ka tas ir, tā kā teikt, arī viens no tiem, tas patvērums tiem psiholoģiskiem traucētajiem, tas varētu būt, ceļš, kurās gados tas bija? Tas bija pirms 80, man liekas, vēl pat, jā. Jo tas varētu būt arī, ka viņi ņem tos paraugus, lai pētītu, kāpēc tie cilvēki ir atšķirīgāki, varbūt no tās ierastās sabiedrības. Varbūt tas varētu būt tādiem pētnieciskiem, ka viņi tā padziļinātāk pētīja, ar ko viņi atšķirās un kas bija tā lieta, kas lika viņiem atšķirties. Jā. Tādā ziņā, vai kas bija tas, kas viņiem tos traucējumus izraisīja. Varbūt tādēļ viņi ņēma, lai izpētītu. Bet, grūti izpētīt, kamēr tur, kā nekāda tur īsti tajā šitais nekāds sinapses smadzenēs nenotiek. Tas jau tāds tāds gaļas gabals, ja tā var teikt. Yeah. Tā ļauni izsakoties, bet, jā, man ir minējums, ka varbūt tādēļ ņēma. Yeah. Es pat pieļauju, ka tā droši vien varētu būt, jā, ka viņi mēģināja kaut kādus tur secinājumus no tā izdarīt, bet, jā, nekādi ieraksti, nekas nav saglabājies no tā kā vienkārši paši paraugi palika, tā kā baigo knowledge mēs neuzzināsim no tā visiem. Monta par tiem paraplastu blokiem, es laikam atradu ar epoksīts. Nevarētu būt? Epoksīts. Ok. Jā, es zinu, kas tas ir, jā, tad viņi varētu būt ielikti tādos caurspīdīgos tā kā tādā materiālā. Jā, ok. Skaidrs, ok. Maybe. Jā. Sounds about right, jā. Tā kā, ja viņi, jo, cik saprotu, viņi tie paraugi nebija baigi lieli, ja jau viņus pat varēja uzlikt uz tā mikroskopa, tā priekšmetstikliņa, tā kā viņi nebija baigi lielie paraugi, tā kā noteikti. Un viņš jau tāds standartā taisa, man šķiet, ka viņi tur kaut ko dziļu audu līmenī grib izpētīt. Protams, tas ir mikrobioloģija, nemaldos, neatceros tādas neesmu mācījusies, bet man šķiet, ka tas ir tā. Jā. Jo tur viņi reāli tik smalkos milimetros griež tos audus un jau nokroso kaut kādu īpašo vielu, lai varētu redzēt, kas tur vispār ir. Ja viņi vispār var atšķirt, paldies Dievam, tāds priekšmets bija, bet tur ir savs štels, teiksim tā. Jā, droši vien tas bija gan jau pirmsākums tam visam. Jā. Jā, tas no manas puses viss tāds, teiksim, nosauksim to pa ievaddaļu. Un tad tad mums Robis grib pastāstīt kaut ko, kas mums Latvijā ir interesants. Take away. Mostly Latvijā, jā. Jā, labi. Monti pieminēja cilvēkus, kuri Latvijā staigā pa pazudušām pa pamestām ēkām. Pazud. Un, ir arī biedrības, starp citu, kas to dara, un viņi sauc par Grausti LV, Grausti kā Grausti. Es izskaidrošu. Anyway, Grausti vispār projekts radies ir 2006. gada 13. augustā, bet kā biedrība oficiāli ir reģistrēta 11. gada 11. aprīlī. Un, paši Grausti savā mājaslapā raksta, ka viņi apvieno sevī cilvēkus, kuri pēta, apmeklē, dokumentē visdažādākās būves, kuras netiek saimnieciski izmantotas un ir pamestas vai iekonservētas. Un, ja arī neatrodas neviens cits, tad šo vietu vislielākais ienaidnieks ir laika zobs, un tas neatlaidīgi grauž šīs te vietas un lēnām arī uzvar cīņā par izdzīvošanu, un tāpēc arī projekta nosaukums ir Grausti. Tā kā, kad viņš tiek grausts, nevis no vārda. Grausts. Saprat ideja. Jā. Smort. Smort. Tesauras. Es biju par šo organizāciju bišķiņ dzirdējis, bet es par viņiem vairāk uzzināju. Viņi, kad es studēju tehnikumā, tad viņi nāca pie mums ciemos, tā kā mums bija tā kā vieslekcija.
Es nezinu, kāpēc, kādā saistībā, bet, nu. Bet stilīgi jau. Bet, Man tas šķiet nē, bija stilīgi. forši, jā, es vienkārši, interesanti likās, ka tieši viņi. Un, man liekas, tieši mūsu kursam bija, cik es atceros, uz turismu studēju, un tas kaut kā ar turismu tika sasaistīts kopā. Bet, tas ir turisma kaut kāds mini paveids. Jā, es nezinu, kā viņu zem kā palikt apakšā, bet tas ir. Tumšais turisms, es liktu. Nu, jā, sava veida, jā. Jā. Nē, vienkārši vienai kursbērnē likās, kad viņai pateica, būs grausti ciemos, viņai likās, kad runa būs pa grauzdiņiem. She was hungry. She was probably hungry. Jā. Anyway, tātad, jā. Pilsētai attīstoties top jaunas celtnes, vecās tiek aizmirstas, un bieži vien ir bezjēdzīgi izcirst mežu vai sabojāt kādu skaistu parku, lai tur uzceltu māju, nevis tā vietā atjaunot jau esošu. Un, jā, viņi raksta tā, domāju, katrs ir, ārā pastaigājoties, gājis garām kādai pamestai vietai, nodomājis, šeit bija tā varenā rūpnīca, vai šajā veikliņā kādreiz varēja nopirkt visgaršīgākās maizītes pilsētā, vai ne? Domāju, neviens atmiņas tā mūžīgas tās ir laika izgaistu. Mēs savas atmiņas par šīm vietām saglabājam ilgākam laikam. Jā, es pēc negribu visā tekstā iet garām. Bet anyway, jā, principā viņi ir tie, kas steigā pa šīm te vietām un dokumentē, un viņiem ir sava mājaslapa Graust.lv, un kur ir visu kaut ko var arī apskatīt, un viņiem ir vesela kārta ar visiem objektiem, bet cik es atceros, viņi iet arī, ir vismaz gājuši arī nelegāli iekšā visādās vietās, bet jā, un tagad, kad es apstījos mājaslapu, tad viņi arī kaut kur ārpus Latvijas brauc, starp citu, kas arī ir, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Jā, tā bija tā viena lieta, ko es gribēju pieminēt saistībā ar Latviju. Vēl ko viņi piemina, kad lielākoties šī lieta ir hobijs, nevis materiāla labuma gūšana, un viņi paši neiesaka apmeklēt šīs vietas, jo tas var būt bīstami. Tāpat arī, viņi arī savas, elementārās pašsaprotamās lietas iesaka, tas jau, ko Monti pieminēja. Viņi vienīgi uzsver uzliek uz to, ka pilsētvides pētnieks, tas ir tas, kā viņi sev definē, ka pilsētvides pētnieks nav vandālis, viņš neizbradā, nepiemēslo, neapzog vietas, kā jau Monti teica. Un neapmeklē šīs vietas apreibinošu vielu ietekmē, neveic pārgalvīgas veselībai bīstamas darbības, tas vairāk attiecas uz manīm laikam. Un specifiski koldio outro. Un izvērtē riskus, lai novērstu skaitējumu, kurš var rasties tā drošībai un veselībai. Jā. Tāda mūsu arī vietējā Urban Explanation biedrība, kas jā. Viņi, starp citu, man liekas, arī ir veidoši kaut kāds pasākums arī ar grupām un aicinājuši, un vadājuši cilvēkus, bet pamatā, man liekas, viņiem tur ir tas savetā viņu kaut kāda kliķes, nezinu. Biedrība, kā jau biedrība, man liekas, viņi ar laiku apauga ar biedriem, un tad tur kaut kā tādā veidā viņi tur braukāja un to darīja. Kad viņi bija pie mums, viņi bija, man liekas, 4 cilvēki, un tad viņi, jā. Stilīgi. Arī rādīja, stāstīja, jā, video. Un viņiem bija, es neteikšu, varbūt labāk kur, bet viņiem bija, kur viņi rādīja, ka viņi gribēja kaut kur iet, viņiem pateica, ka nedrīkst, un viņi speciāli nogaidīja nakti, un tad viņi tā kā tur gāja iekšā kaut kur. Oh my god! Yes. Rāpās tornīķi pa kaut kādā. Tā nedrīkst iet, bet mēs iesim. Un jā. Tad es gribēju uzmest arī Latvijā kaut kādām pamestajām vietām, un es atradu ļoti foršs raksts patiesībā bija. Robčik, piedod, man ir ātri, ko piepilst, ka tu teici, ka ķipa tur viņi stāstīja, ka viņi gaidīja līdz tumsai, lai tiktu kaut kur iekšā. Tas man uzreiz arī atgādināja, kā mēs ar čumiem tā bambuzlojam, ka, kā brauc pa mežu, skatās tur pielikts priekšā šlagbalbs, un tur rakstīts, iebraukt aizliegts privātīpašums. Ok, mēs mašīnu atstājam, gājam tālāk kājām. Ka-čau! Deep smart. Big brains. Pēc idejas mēs neko nepārkāpam. Tas tāpat bija pat tums. Tur baigi, kas tāds nebija. Bija creepy,
tur kaut kāda random māja, kur nekas nebija mežidū, bet, nu jā. Anyways. Robčik, turpina, lūdzu. Tas bija man tāda maz piebildīt. Forši. Bet man patika Visit Baltics Net, atkal par turismu runājot. Apparently, bet viņi ir uztaisījuši tā kā maršus pa pamestām vietām Latvijā, un tur bija kaut kādas vietas, par kurām es pat nezināju, kad viņas skaitās pamestas. Labi, ir Ziemeļforte Liepājā, kas ir diezgan zināma vieta. Irben ir zināma vieta. Irbenē līdzīgi bijis, aizmirsu, kā sauc. Skrunda? Jā, tieši tā, Skrunda, man liekas, Skrunda Irbenē more or less ir ideja tā pati, tikai dažādas, tās. Bet tikai Skrundā tagad ir izveidot armijas bāze vai armijas treniņu lauks, kaut kas tāds, un tur tas vairs nav pieejams katram tādā ziņā, jā, bet, principā viņas agrāk pildīja, man liekas, līdzīgi uzdevumu. Viņas bija kā PSRS laika kaut kādas. Jā, lokatorijā. Tu vēlāk pastāstīsi vairāk, jā. Mēs vēl tiksim līdz tam. Pagaidiet, turam bikses kājās. Bet es, piemēram, nezināju par Mazirbas laivu kapsētu, kad izrādās ir arī tāda. Jā, tur ir. Mēs esam diezgan daudz braukuši garām, jo tas ir turpatās īstenībā diezgan netālu no turienes, kur es pat mitinos. Tas ir, cik es esmu dzirdējis, ka, viņa jau ir tāda noaugusi, ka tur, baigi nav nekas tāds, laikam vairāk. Bet Robčik pastāsti. Es tur pat personīgi neesmu. Nē, man nav daudz informācijas par to. Es vienkārši eju te lapai cauri un man ieinteresēja. Man nav tā, ka tur baigi rakstīts, bet es vienkārši tikai nebūtu iedomājies, ka Latvijā ir laiva kapsēta. Es zinu, ka kaut kur Magaļslā ir kāds vraks kaut kur atceps. Kuģa vraks, laiva vraks vai kaut tāds, bet tā. Mums tepat Ventāri ir kā kuģa vraks. Jā. Tur ir jāuzminās ejot vien. Tur var peldēties, bet jāuzminās to vraku, lai kāju nesagriež. Bet par tādu laivu kapsētu. Bet ir. Bet man bija pilnīgi tāda pat reakcija, kā tev tāds ko? Jo mēs zinām autokapsēts, bet laiva kapsēts liekas tāds ritīgi, tāds, kā teikt, Berndavičs kaut kāds laikmets, zin kā. Tad ir, piemēram, turpat runājot par Kurzemē, piemēram, Kuldīgā ir tilts uz nekurieni. Obviously nepabeigts tilts, bet es pastījos to attēlu, viņš izstāsta diezgan tāda, es nezinu, cik droši, bet in a way čilīga vieta, tad tur vienkārši aizēja kaut kur. Kuldīgā tāda ļoti skaista, tā pilsēta man ļoti patīk. Jā, tur viss ir īstenībā diezgan smuki, ja tā pilsēta jau tāda ļoti skaista kā tāda. Bet jā, anyway, es turpinu. Murjāņos vecā kameriņa trasi, kas varētu būt arī jau diezgan zinām, man liekas, tur daudz staigā, bet arī man liekas, jā. Bet pietiekami interesanti, man liekas, bet no tādas mazāk zināmas, es nezinu, varbūt Mončs to zinās, man tas nebija zināms. Vecgulbenes muiža, jeb Baltā pils. Kad ir... Kaut kas dzirdēts. Man liekas, Anna vairāk zināt. Jā, noteikti, jā, viņa no tā gala, bet kad vesela pils, jā, tā kā arī, kas ir pamesta, kur, manuprāt, tu var arī ieiet iekšā, cik droši gan tas ir, es nezinu, bet katrā ziņā, vismaz no, pēc bildēm no ārpus izstās tā interesanti. Jā, tad Spoka pilsēta Kuprava, jā, ja mēs, piemēram, labi, es par Skrundu un par Skuldu biju dzirdējis, jā, bet par Kupravas nebija dzirdējis. Piemēram, pēc, un par Kupravu gan es laikam te bišķi vairāk ierakstīju, jā. Atrodas Viļakas novadā, un viņa principā ir, man liekas, vismazākā teritoriālā vienība visā Latvijā. Un viņa tika arī, viņas labākie laiki bija 60. 80. gadi, jo viņa, tajā laikā tur tika uzcelt viena no lielākajām drenu cauruļu rūpnīcām, jo šīs puses māls izrādījās ļoti piemērots ne tikai caurulēm, bet arī keramzītu oļu un fasādes ķieģeļu ražošanai, respektīvi viņi tur uztaisīja ražotni, un tad blakus ražotnē arī visādas ēkas tur uztaisīja, jo vajadzēja strādniekus, un kur viņi ir dzīvot, un tā tālāk. Un viņi domāja, ka viņi tur baigi celsies, un viss tur būs, un savēlk darbniekus, un viss tā tālāk. Bet beigās izrādījās, ka tās trubas baigi nevienam nebija vajadzīgas, un līdz ar to pēc 80 gadiem laikam lēnām viss sāk braukt prom. Viņi pat skolu uztaisīja, kas bija plānota 600 skolēniem, tā kā tur reāli pamesta skola arī. Jeez. Bet es esmu kaut ko dzirdējis par tādu vietu kā Kuprava. Es nezinu, kāpēc man stāv galvā tas vārds Kuprava. Redz, tu biji, es nebiju. Viņa ir, Viļaka, tas ir Latgala, jā, Latgalas lejas daļa, ja nemaldos. Jā. Kaut kas tas vārds man liekas kā atgādina, bet varbūt es arī maldos.
Kas to lai zina? Jā, nu un tad beigās 92. gadā rūpnīca tika slēgta vispār, un kopš tā laika tur principā neviena nav. Nav tā, ka tur pilnīgi neviena nav, kaut kas tur it kā vēl dzīvo, bet, nu, katrā ziņā jēgas nekādas, jo tur, nu, vispār tev izaugsmas iespējas loģiski nav, un tad līdz ar to viņi ir palikusi principā par tādu legit spoku pilsētu, tā kā, ja tu brauktu cauri tur. Tīpa tā kā ciems, bet, nu, točreidz pilnīgi nekādas dzīvības, tā kā. Un vēl, kas šito es gan atradu caur, Telekam arī bija tajā Baltiks, bet es viņu principā caur Instagram laikam atradu. Stirnu ciems, tas ir, ja nemaldos, Līvānos, izrādās, tad arī pamests ciems. Un, jā, nu stāsts ir tāds, kad kolhoza laikos tas, respektīvi, bija Stirnas muiža, viņa tika pārdota Rafam, jeb uzņēmumam, kas Jelgavā ražoja mikroautobusus. Aha. Jā, līdz ar to tur ievācās, respektīvi, visu šie tā ražotne. Istabiņas tika nolīmētas ar Baltkrievijā ražotām tapetēm, muižu pārbūvēji. Ne, Līvāna tipā mājas te rakstīs. Bet, respektīvi, te dzīvoja tie, kas to muižu... Es arī veicu apkalpotāju darbus tīri, uzkopa muižu, sakopa apkārtni, gatavoju ēst. Tā rūpnīca, un, protams, arī rūpnīcas darbinieki tā kā dzīvoja šajā te... ciematā, bet, nu, tad Rafa ziedu laika beidzās, muižu pārdeva, iedzīvotāji pamazām sāka pamest Stirnu ciemu, jo bija palikuši bez darba. Mājas sāka stāvēt tukšas, nevienam nevajadzīgus, un, nu, respektīvi šeit raksta ciematā palikuši vairs tikai 6 iedzīvotāji un pāris suņi. Un wow. Parks, kurā kādreiz bijusi strūklaka, un no ēkas lejup uz to vedušas skaistas kāpnes, nu jau kļuvušas par necaurredzamiem brikšņiem. Muiža sēka izdemolēta, viss aiznests un izsēmniekots. Muiža lēnām pārvēršas grubešos. Tā kā jā, šis ciems ir palicis savu veidu turisma objekts. Jo, nu, vietējā stāsta tie 5-6, kas tur dzīvo. Viņi stāsta, ka mašīnas gan diezgan bieži braucot un interesanti esot daudz. Tā kā tālūk. Bet jā, es esmu pamanījis, ka diezgan bieži tas, par ko mēs runājām, kad šīs te pamestās vietas sāk izmantot turismu un ved cilvēkus. Taču visus piesaista tādas vietas, kaut kas tur visiem interesē, kā vēsture, kā tas izskatās tagad. Tur cilvēkam, man liekas, arī patīk interesēties, kā tas izskaties kādreiz. Un tad skatās, kas tur kādreiz bija. Un tad skatās, salīdzina, kā ir tagad. Jā. Manuprāt, tas arī ļoti tā ieintriģē cilvēku. Man liekas, arī savs actions ir, ka tev tāds, arī, jā. Īpaši, ja tā ir, ghost town. Jā, exactly, ja tā nav viena māja, bet tas kaut kāds vesels towns, tad tur redz vairākas daudzstāvenes ar vienkārši izsistiem logiem, tukšiem logiem, tā tālāk, un tu liekas, wow. Tā kā, tas ir interesanti, jā. Bet runājot par turismu, mans noslēdzošais šodien. Tas gan mēs izējām ārpus Latvijas rāmjiem šoreiz. Deviliska Viliskas, laikam jāsaka, tā ex-murder house. Kaut kur vidus. Nu, Viliska ir tas ciemats. Es vienkārši pēkšņi aizmirsu štatu. Kaut kur blakus Ajovai, bet man liekas tā nebija. Vai arī tā bija Ajova. Respektīvi, nu kaut kāds tas gals. Es ātri pārtraukšu, vai tas nebija gadījumā, tad, kad bija tas Lots Family incidents? Vēlreiz uzvārds. Lots Family. Vai tas bija Amityville? Nē, tas varbūt bija kaut kas cits. Man liekas, tas bija kaut kas cits. Jā, respektīvi, te bija stāsts par to, ka bija māja, kur notika slepkavība, respektīvi bija ģimene ar 6 bērniem, man liekas. 4 bija viņu bērni, 2 tur bija meitenēm, bija sleepovers. Tas bija 90. gada sākums, man liekas. Un kaut kāds random čals naktī ienāca un visus nokujārīja ar cirvi. Tā, ka neviens vispār no 8 cilvēkiem neko nedzirdēja. Nu, tā kā, nu nav tā kā pretošanās pēdas, tā kā, nu, ķipa, nekur. Un, kas visiem cilvēkiem lecēja šausmīgi dīvaini. Nu, tā kā, nu, vienai meitnei varbūt redzams, ka viņa varbūt kaut ko bišķiņa, bet pārējie ir, tā kā, nu, vispār, tā kā, neviens nebūtu neko dzirdējis, tā kā, un neviens no 8 cilvēkiem. Un tur tas pats slepkava tā arī nav atrasts. Bet viņš, man liekas, viņš atrada cirvi, neatrada, bet, nu, atstāja cirvi speciāli. Tā kā tas cirvis bija notikuma vietā, un, nu, kruši riktīgi creepy case.
Un, tur var vēl šo to par viņu izstāstīt. Bet par ko ir stāsts? Stāsts par to, ka, nu, loģiski to māju pēc tam īsti laikam mēs nepirka. Es pat nezinu, viņi bija pārdošanā. Bet viņi uztaisīja par, kā lai pasaka, naktsmītni. Tā kā, nu, reāli tur var iet palikt par nakti. Tā kā. Viesnams, tā kā, jā. Respektīvi, jā. Tā kā. Jesus. Tehniski viņi ir pieskaitāma, kā es tā sapratu, kā pamesta māja, lai gan tie nav grūveši nekādi, par ko mēs varbūt, vai kāds grausts, jā, par ko es tagad iesāku savu. Bet viņa ir, kas ir interesanti, tā māja ir, nu, es saprotu, viņi ir bijuši atjaunoti, bet viņi ļoti centušies atstāt to autentiskumu. Ir pat tā kā cirvja tāds iecirtums griestos, kas ir, es saprotu, oriģinālai, tas vēl tur ir palicis. Un tā māja ir principā tāda, kāda viņa bija. Un, jā, tur var palikt pa nakti. Bet es arī apstījos starp citu cenas. Un, starp citu, novembris ir nobukots. Tā kā. Damn! Nu, nav vismaz tikai 2 dienas pēc kārtas. Tā kā, nu, ka tu varētu vienu nakti paņemt, vai ne? Tur bija pa vienai dienai pieejams tikai. Un tu vari. Jā, good luck, ka to vienu nakti. Un 2 varianti. Tu vari paņemt vai nu tūri, vai nu tur palikt, jā. Un, ja tu paliec, tu vari īrēt vai nu istabu, vai tu vari īrēt arī visu māju. Tas apstājies, ka, man liekas, uz vienu nakti to visu māju maksā 420 eiro par vienu nakti. Jeez. Un istabas savukārt par vienu nakti ir kaut 120, 140 eiro kaut kas tāds. Un tas ir tāds, jā, ka dod tādu autentisko tādu kaut kādu pieredzi, ka, ķipa, jo visi zina, nu tagad jau tas keis ir slavens, vai ne, visi zina to stāstu. Un tā kā, te piedāvā palikt par nakti mājā, kur bija slepkavība, un tur tā māja pat nav pārkārtot, ja, ka tur pat identiski, nu, tā kā tur bija, tā kā tur viss bija, tā tur arī ir tagad. Un, protams, kādiem spokmēniekiem tas ir interesanti, vai kādam, kurš tur kaut ko grib patstēt, vai iet kaut kur. Un tā tālāk tā joprojām, bet, nu, tas skejs arī pats ir diezgan dīvains patiesībā. Un pat creepy, in a way. Tāpēc, kad pagrabā tā kā bija, nu, tur 2 meitenes, kuras tur nedzīvoja, te ģimenē viņas bija ciemos, viņas tur vienkārši palika pa nakti gulēja. Man liekas, vai liekas, istabās, nezinu, viņām pie gultas bija gaļas gabals kaut kāds vienkārši, nu, tā kā, nu, ķipā, nevis no cilvēka, bet tā kā, man liekas, nu, nezinu, no veikala vienkārši tur noliks atstāts. What the fuck? Un, What the hell? Un savukārt, vēl bija piefiksēts, ka tas slepkava viņš ir, nu, kaut kā mistiski nevienam nedzirdot visu novācis un pēc tam vēl virtuvē paēdis. Viņš ir speciāli visiem logiem aizkarus aizvērs un pār spoguli pārlicis kaut kāda palaga vai kaut ko. Un tas bija viņa paraksts, man liekas. Un kas vēl bija? Kroč, pēc tam, kad tas tika atklāts, pirms atbrādes kaut kādas tur varas iestādes, tur bija kaut kāds pilsētas vietējies smērš. Jā, vispār tas ciems bija mazs un viss, nu, tā kā ciems tika sacelts gaisā, visi nāca skrieties, kas tur notiek. Un pilsētas mērs, jā, visiem nāk tiekšā. Un tā kā ņemt rokās to cirvi, tā kā, ķipa, bez mazai paņem, pavicini, pamēģini, ķipa, or something like that. Oh, Jesus Christ! Jesus Christ! Es vēl basvīdāši to skatījos, un čaļi vēl reic, tā kā bez mazai uztais ar manī bildi, tā kā, vai nes ar gribu, tā kā, ar šito cirvi, tā kā 8 cilvēks novāc. Un man liekas, tik aizdomīgs es pišus, tā kā man liekas, ka tur pilsētas mēram ir jābūt iesaistītam, ja viņam tas ir izdevīgi visticamāk, ka tur, nu kā, tu vairāk cilvēku paņem to cirvi un tur pirkstu nospiedumi ir vairāk, tā kā tu vairs, nu, pēc pirkstu nospiedumiem neatradīs. Pats mērs bija vainīgs. Es gribētu domāt, ka viņš bija vienkārši iesaistīts, bet nevis, ka vainīgs. Kā tas bija? Man liekas, tas bija, man liekas, ka 1912. gadā vai nu tas notika, vai nu to māju paņēma 1912. Nu, kaut kad, respektīvi, diezgan pasan, jā. Nu, kaut kāds 9. gadu, man liekas, sākums varētu būt. Kā. Bet, nu, varbūt arī kļūdos. Bet varbūt bišķi arī vēlāk. Jo, man liekas, viņam tas radinieks pārņēma to māju, un tas radinieks ir tas, kurš arī viņu uztur par turismu objektu. Bija kā viens cilvēks, kurš tā kā varētu potenciāli būt vainīgs, bet viņš bija kaut kāds vācietis, kaut kāds, nezinu. Protams. Tajā laikā viss viņam bija uzvērsts ar citam jūlēm. Protams. Paula tevi kancelošā. Jā, vai ne? Es vainīgi. Ieķus pa gaisu. Es nav bijis nemaz tik tālu nekur vēl. tā viņa izsaka. Jā. Jā, tālāk man ļoti interesanti likās, kad tu ķīpa pamesta vietu arī pārvērst arī par turismu objektu. Reāli arī, jā, tāds rīktīgi labs, man liekas, tumšā turisma
piemērs kaut kāds, in a way. Tā kā es iedomājos, ja man, piemēram, Vīzams augstskolā, ja mums bija tumšais turisms, man būtu jāmeklē kaut kāds objekts, par kur jāstāst, šis būtu diezgan interesanti. Tādā veidā. Diezgan crazy, kā tas uzmarketēts, rā. Yeah. Bet man arī ir labs stāsts. Jā. Vismaz man patīk tas stāsts, tāpēc, ka viņš ir... Es pati esmu tur bijusi sanāk diezgan vairākas reizes jau, bet sauksim to vienā vārdā, kas man šeit ir visatbilstošākais tam keisam. Zjozdačka. Es saku, tas ir visatbilstošākais vārds, bet viņam ir arī vairāk citi vārdi, kā tur kādreiz dēvē, piemēram, kosmisko sakaru centra zvaigznīte, pats Zjozdačka, Irbe, Irbene, Irbinka un Rinda. Bet mums tas ir vislabāk zināms kā Irbene, protams. Tātad, kas tāda Irbene ir? Tas ir tāds ciems, Ventspils novada Ances pagasta ziemeļos, tas sanāk tur tā uz Kolkas pusi, braucot no Ventspils pusi tur uz to Rāgu. Sanāk kaut kāds 18,4 km no pagasta centra paša Ances, 34,1 km no Ventspils un jūsu gala valodā runājot 208,8 km no Rīgas. Un Irbene kā tāds nosaukums ir cēlies, turpatās netālu ir tāda upe Irbe, un tās upes ir tā speciāli izveidot pilsēta, un viņi izveidoja pa lielam, lai izmitinātu visādas tur militāra personas, tur zinātnieks, dažāds strādnieks, diezgan augsta ranga, es pat teiktu, un viņi strādāja netālu esošā padomu laikā, to sauc par radioastronomijas centru Zvaigznīte. Nu, šeit arī nāk tas viss, tas Zjozdačkas, zin kā. Un gan pati pilsēta, gan Zvaigznīte bija pilnīgi slepenas, tā kā līdz no tā, kad viņu uzcēla līdz PSRS sabrukšanas laikam, vispār pat bišķiņu vēlāk, tā vieta vispār nebija zinām. Viņa pat kartē nebija atzīmēta, viņa bija pilnīgi noslēpta, un es pat varu iedomāties, viņa tāda diezgan tādā pamežainā vietā no tās saucošās šoseis, kur viņa netālu atrodas. Un viņu arī šo pilsētu un šo te pašu objektu Zjozdačku izmantoja augstā kara laikā. PSRS izmantoja kā tādu pārtvērtu Rietuma Eiropas, lai pārtvērtu Rietuma Eiropas, citiem vārdiem, NATO sakarus. Un sauksim šo arī par to pašu spiegošanas staciju, tad šī spiegošanas stacija sāk darboties ap 1967. Gadu. Attiecīgi, paši tie radioteleskopi, kas tur tika izvietoti, tie bija pirmie, to arī nosauc par to staciju Zvaigznīti, un tikai pēc tam arī tika blakus uzbūvēta tā Irbenes pilsēta. Teiksim tā. Tad pa pašiem radioteleskopiem, pa ko es te tikko ieminējos, viņi bija 3. Un sākotnēji tajā saucošajā spiegošanas centrā viņi bija kā komunikāciju bāze. Tur arī visi viņi ķēra tos signālus, ķēra to komunikāciju, un attiecīgi arī tā kā tas bija radioteleskops, nevis vienkārši tur tuvākos, piemēram, lidmašīnas vai kaut kādas pazemes, pa ūdens, kaut kādas kuģus vai kā, teiksim, tur tā, bet viņi tā kā reāli caur satelītiem, caur tā kā ārpus pasaules jau sāka tvērt tos signālus. Un tos radioteleskopus 3 attiecīgi sauc par bija RT32, RT16 un RT08. Un visi šie te cipari attiecināja uz to radioteleskopu šķīvīšu diametru. Attiecīgi, tad RT32 bija pats lielākais, jo viņam bija vislielākais diametrs šķīvīti. Yeah. Un arī tāds fun fact, starp RT32 un RT16 viņus savienoja tāds tunelis. Un, protams, tas RT32 bija visiespaidīgākais. Arī tajā būvniecības ziņā ir tas, ka viņam bija vairāk nekā 20,000 detaļu, un pats centrālais tas konus, kas ir tas šķīvīts, viņš svēra 80 tonnas. Bet visi tā konstrukcija kopā bija apmēram pie 650 tonnām. Diezgan pasmaks. Un viņš bija diezgan pasmaks. Tāds diezgan pasmaks. Tas normāls sorži. Jā. Bet tur tā lieta arī tāds, kāpēc viņš bija diezgan iespaidīgs, tā kā viņš bija pilnībā stūrējums, viņu varēja manuāli vadīt cilvēki, un viņš bija viens no protams, tajos laikos viņš bija viens no modernākajiem un viens no top 5 pasaulē iespaidīgākajiem un jaudīgākajiem teleskopiem.
tajā laikā viņš bija viens no tiem, tā kā tas ir tāds, wow. Bet jā, Nice. runājot arī par tiem pašu Irbeni un tiem iedzīvojumiem, īsi pēc tās zvaigznītes šitās izveidošanas, kad parādījās Irbene, viņi bija ļoti tuvu, kaut kādu 1,5 kilometra attālumā apmēram no tiem teleskopiem. Un tur uzcēla vairākas, cik es pati atceros, viņas bija kādas, es teiktu, pie 10, 11, vai arī es kaut kur galīgi šai garām, bet tur tagad bija normāli tās daudzstāvu mājas sabūvētas visapkārtējā Irbenes teritorijā. Tur arī bija bērndārs, sporta centrs, viss šitais virsnieku klubs. Un tur arī, un viena interesanta lieta, ka tur bija tāds lielveikals, kur bija tāds klāsts ar pārtikas produktiem, kuri nebija pieejami, pieņemsim, kaut kādās citās pilsētās attiecīgi. Tā, piemēram, pēc aculiecinieku stāstiem, kas tur kādreiz varbūt ir bijuši uzturējušies, tur Irbenes iedzīvotājiem bija pieejams tāds apģērbs no citām valstīm vai tādas preces, kas nebija pieejams tajos parastajos veikaliņās un kas likās tā diezgan tā interesanti. Un pilsētas, tā kā es teiktu, augstākajā attīstības punktā tur dzīvoja aptuveni kaut kur pie 3000 iedzīvotājiem, plus mīnus, bet man jau arī tā versija tas, ka viņi jau bija tādi, kā es teicu, viņi bija virsnieki, viņi bija tādi zinātnieki, viņi bija tādi militāri personas, viņi bija tādā slepenā vietā, ka varbūt tādā veidā viņam arī tā kā kaut kā likās, tā kā tu esi jau tādā rangā, lūdzu ņemt kaut ko, kas varbūt kādam parastam virstīgajam nepienākas, bet, komunisms, I guess. Yeah. Bet tāda apmēram bija tā situācija. Tas bija, es pateikšu, līdz kuram gadam tas bija tās sabrukums, bet, tā bija tāda īsti. Es drīkst piebilst. Droši. Zinu, ka tur bija kultūras nams. Varbūt tas ir tas pats virsnieku klubs. Varbūt es domāju to pašu. Jā, tas ir gan jau tas, es vienkārši, es piefiksēju, ka tur savulaik uzstājās arī grupa Credo. Tas tāds. Jā, es gribēju par to arī piebilst, ka tur bija Sorry. Labi, turpini. Ne, viss kārtībā, bet tu vispār tagad pasaki, jo es jau arī gribēju tas, par to augsto rangu, kas tur arī tur cilvēki diezgan, tur skaisti dzīvoja, diezgan skaisti ēda, tur bija šitā Credo grupa uzstājās, tur bija diezgan, tur visi šitie ģenerāļi ar savām sievām dzīvojās, tur pilnībā noslēgt no visas ārpus pasaules. Tā bija, ja godīgi tā no maska klausās, tā bija savu veidu, tāda, kā teikt, monarhija, es neteiktu, bet aristokrātija. Tas tād ir tam laikiem, tad varbūt to var tā, pielīdzināt. Bet, jā, arī, bet runājot par pašu to spiegošanu, ja mēs, protams, priekš kam tad bija tie ir īsi radioteleskopi, ja? Un par to spiegošanu šitais ir no aculiecinieku skatu punkta. Paveicās atradu arī materiālus, kur paši cilvēki stāstīja, kas tur bija, vai tur bija kā pats tur viens no ģenerāļiem, vai sieva, bet stāstīja, ka, es tagad viņus citēšu, spiegošana notika plašā reģionā. Spiegošana notika pārtarot signālus no satelītiem Zemes mākslīgajiem pavadoņiem, gan tālajā, gan zemajā orbītā. Spiegošana notika plaši, mēs esam savākuši informāciju, ka ir spiegojuši klausījušies Apollo misijas, ASV armijas izvešanu no Vietnamas, Falklandu salu konfliktus. Tā ir informācija, ko esam ievākuši no zaldātiem, kuri dienē šeit. Protams, visa tā informācija ir apaugusi ar leģendām. Tur tā apmēram, jā. Un vēl baigi smieklīgi, tur vien tāds nostāsts, ka tad, kad sanāca tāda iespēja, ka tie, kas strādāja, tie Irbeni, viņi izmantoja to satelītu, lai pieslēgtos tam rietumu radiostācijām, attiecīgi ASL ierakstīt jaunākos popmūzikas gabals. Labs! Viņi ir tāds, gotta get that ABBA. Let me listen to this, yeah. Gotta get that Elvis, vai kas tad ir galā? Give me them Beatles. Yeah. Normāli čaļi grib rādi, ja viņam tāds, bet mums ir laba antena. Man apnika Viktors. Man apnika Viktors, Cojas uzslēdz kaut ko citu. Tas jau uzslēdz to kanālu, bija labi. Zini, cik plaši izvēle ar tādu uztveršanas. Viņa bija baigās izbirtības tur īstenībā, tādā ziņā baigi. Tur viņa arī tur uzdzīvot, te pa joku. Es domāju, es nezinu, es teicu izvēles, nevis izvērtības.
Nē, nu es jau tā izjūtību tā Jā, joku, nē, es ka domāju, viņam ka tāds, tu kai, ko tik pārklausījies. neatļāvās tādā ziņā. Tas tāds Bet, nice, ka tu ne, nu, kā varētu, tu nevari klausīties tikai Latvijas robežās, piemēram, jā, tu vari bišķi pat tālāk arī, nu, tā kā uzcēt. Nedaudz, jā. Jā, tad tā vispār, tas Apollo, nā, abā. Jā. Bet es saprotu, ko vecie aprāti, viņi varēja līdz Berlīnē, man liekas, aptikt vai kaut kas tāds. Es nezinu, kāpēc man atmiņā ir kaut kas tāds palicis, ka man atstāvs teica, ka viņš kodu vācu radio kādreiz varēja uztvert. O, Jēzu. O, ko tad? Kas tad bija? Tad, laikam, Modern Talking gan jau, ka bliez vaļā. Varētu būt, jā. Es nezinu. Kurš gads pagaida? Ak, tie bija 80, man liekas. Pieņemsim. Jā, bet, nu, runāsim par to, kā šitā buržuā kļuva par neko, bet par pašu izjukšanu. Tad Padomju Savienība, kā jau mēs zinām, sāk sabruktajos 20. gadsimta 80. gadu pēdējos gados, nu, 1980. gadu beigās, zinat, visas šities Baltijas ceļš un perestroikas un viss skaistums, jā. Tad, Bet Krievijas militārie spēki pamet šito teritoriju tikai 1993. gadā. Tātad pat vēl pagāja kāds laiciņš pēc paša tā PSRS sabrukšanas. Un tādēļ, ka viņi pameta, tā laikā Latvijas Zinātņu akadēmija vēlējās tos teleskopus izmantot savām tām pētniecības vajadzīgām. Protams, ne tur izspiegot, bet, nu, tādiem miermīlīgākiem pētījumiem, tur tāds vispasaules varbūt zin kā. Bet viņiem piekrita, viņiem tur tika dot visi tie apliecinājumi, ka viņi neizmanto šos te teleskopus, bet Krievija to apstiprināja. Bet viņi beigās pavisam neusticējās, zikā tikko izveidot neatkarīgu valsts no PSRS, un tad tas tā likās tā bišķiņ tā slidīgi. Un viņi ne tikai divus no teleskopiem, attiecīgi to RT32 un RT16, tos divus jaudīgākos viņus uztaisīja pilnīgā neizmantojums vairāk, attiecīgi pateikšu, ko viņi izdarīja. Viņi tiem teleskopiem no abām vadības pultīm izņēma viens un tās pašas detaļas, lai atjaunošana būtu neiespējama. Viņi kabeļos sadzina naglas, uztaisīja izsavienojums un elektromotors aplēja ar skābi. Yes. Un viņi arī mēģināja vēl nomaskēt tās tur bojājumvietas. Viņi kabeļos iedzītēm naglām noknieba galvas, attiecīgi, ka neizskatās, ka tur būtu iedzīts, un viņi atjaunoja to izolāciju, ka to nemaz nevarētu pamanīt, ka tur būtu bijusi kaut kāda bojājumvieta. Oh. Jā, un to trešo radioteleskopu, attiecīgi to RT08, viņi vispār demontēja. Bet vēl kas, viņi atņēma arī to eksploatācijas rokgrāmatu, attiecīgi to tur, eksploatācijas rokgrāmatu, tas vispār kā manevrēšanas rokgrāmatu, kā vispār strādāt ar tiem radioteleskopiem. Mm-hmm. Un kādu laiku turēja militāro personālu tur, gadījumā, ja šitā te Latvija tagad jaunā valsts nepildīt savus solījumus. Tā kā viņi vienkārši tādi, ok, jūs gribat viņus, lūdzu, viņi ir, darat, ko gribat viņiem, ja jūs varat, ķipa baigi rēcīgi. Jā, tā izjuka tie paši šitien teleskopi, un īsi pēc tam tā arī tā, kā tas viss tā Krievijas armija no turienes pazud, tad viss arī pārējie pazud, nu, viņiem jau tur nebija vairs īsti ko darīt. Jā, jo, un tad arī runājot par tiem pašiem radioteleskopiem šodien, aptuveni 1996. 1997. gadā tika izveidota Ventspilsā starptautiskais radioastronomijas centrs, un šis centrs pārņēma tos atlikušos radioteleskopus, attiecīgi to RT32 un RT16, un viņi baigi smagi strādāja pie viņiem, lai viņus atjaunotu. Tas remonts, lai atjaunotos radioteleskopus, tas ilga ļoti daudz gadus, nu, ņemot vērā, kas tur tika izdarīts, ko es iepriekš arī stāstīju, un vēl tika atņemtās tur, kā teikt, tas eksploatācijas rokas grāmata, lai vispār saprastu, kas tur, ko tur, kādas detaļas, kā manevrēt, kā ielikt, kas jāliek, ko, kur un kā.
Viņiem vēl bija jāatrod viss tas damage, ņemiet vērā. Un viņiem arī nekā tehnisko dokumentu nekas nebija. Un lieta tāda, tas demontēties, tas RT08, ko vispār anulēja. Viņu tādu vispār nekad īsti neatrad. Jā, viņi vienkārši neatrad, kur viņš palika. Jo viņi pat viņi vienkārši deletas of this earthas vai vienalga. Bet jo viņi jau nezina, vai viņi aizved atpakaļ uz Krieviju, vai viņi kaut kur apraka. Jo tur vienkārši nezinu, kur viņš Indija pēkšņi pazuda. Jo tos divus atstāja, un tas vienkārši tur delete. Vienkārši tur, jēziņ, kaut kāds kontrol-alt viņam tur bija rītīgais. Kontrol-alt bija. Jā, bet, jā, un kopš tās reizes sanāk, 21 gadu apakaļ tā Irbens pilsēta tika visam pamesta. Viss, čau. Tā kā tur vairāk nekā nav, ja? Pilnīgi nekas tur nav. Bet atskaitot par pašiem tiem radioteleskopiem, tos RT32 un, tiem 16, viņas atjaunoja beigās. Viņas joprojām īstenībā zina, ka Ventspils augstskola vēl savam inženierzinātņu šitai fakultātei izmanto viņus. Un studenti tur arī brauc, un tur veic pētījumus, un tādā ziņā viņi strādā joprojām un tiek izmantot, kas ir ļoti labi. Protams, tā teritorija ir ļoti apsargāta, viņa ir nožogota, un tur, kurš katrs nevar tikt iekšā, bet uz ekskursijām gan tur var tikt iekšā ar gidu. Tagad tas ir diezgan forši. Mēs ar draugiem arī tagad jau ļoti, ļoti ilgi domājam, kad redzat varam aizbraukt, jo mums nekad neviens nav. Mums reti, kad ir tā, ka mēs visi esam vienlaikus kopā, tāpēc tā grūti to saplānot. Bet tur, bet pašas tās ēkas, protams, viņas ir pilnīgi grausti. Pilnīgi, tur šausmas, tur trakums ir. Un tā ir tā vieta arī, kur es teicu, ka tur iet un var atrast kaut kādas vecās tās PSRS avīzes. Es gan arī sakrītu to laiku kopš, kad pirms tie cilvēki aizskrēja projām no tās vietas, kuras ir atstātas. Tur, tur bīstam gan es staigāju, tas piekrīt. Viņas man šķiet kāds 5-stāvīgs ēkas arī bija. Tur tādi ļoti caurstaigājumi pilsētiņi. Tur smieklīgs stāsts. Mēs ar draugiem arī, kad tur bijām, mēs jau arī tur visur līdām iekšā un tur tā. Un mēs bijām, tur bija viens tāds tā kā maziņš, tāds konteinerveidīgs, tāds maza. Izskaties pēc vilcienu vagona vienkārši atstāts vilcienu vagons, tur tāds sēts vidū izskaties tāds palielam, Un, protams, tur divi no mūsējiem jau baigi interesē, kas tur ir, ieiet iekšā skatās, tur ir kalendārs no kaut kādas 16. gada, karājās pie sienas. Un vēl trakāk bija tas, ka izskaties, ka kāds bija tur izlicis žāvēties drēbes. Oh, shit. Uz striķīšu. Un mēs mudīgi tāds, no, mēs izskrējam ārā. Ak, Dievs. Un tur tā lieta, ka mēs izskrējam ārā, ejam tālāk, un mēs skatāmies tāds tumšs, zaļš bobiks mauts pa ielu. Un mēs ielicam tuvākajā ēkā, ko mēs redzam, mums jau liekas, sūdu ir redzēt, ka mēs no tā vagona iznāca ārā un ielicam tajā ēkā. Protams, izskaties laikam, ka tas beigās bija drīzāk kaut kāds ekskursija, maziņš buss, vienkārši, bet tas bija vienkārši smieklīgi. Bet iedomājies reāli, tad tu esi vecā padomju Krievu laika, padomju laika šitā kara laika, šitai pilsētiņā, tu redz, ka zaļš bobiks brauc, protams, ka tev biks pilns ir. Bet tas mēs tā garīties, kad pamestējās mājās, ka tur patiesībā kaut bezpilnnieki iet dzīvot. Jā, tā ir, Es nezinu, cik reāli es zinu, tas ir Irbenē, tāpēc, ka viņi, man liekas, ir bišķi pat tālāk no pilsētas, kā jau, man liekas, palminēja. Bet lieta tāda, ka es nevaru atbildēt, kā ir tagad, bet pirms pāris gadiem bija sižets, ja es nemaldos. Es gan neatradu rakstu par to, bet bija sižets par vienu bezpajumtnieku, kurš gan tur dzīvo, un viņš laikam arī dzīvo tajā vagonā. Viņš dzīvo Irbenē, viņš atsakās pamest, viņš atsakās no kādiem es nezinu, no kurienes viņš izdzīvošanas līdzekļus vāc, bet viņš atsakās no palīdzības, un viņam piedāvā aizbraukt uz kādu patversmu vai kaut kādu, tādu vietu, kur viņu normāls siltums, viss santehnika vietā, viss elektrība, viņš vienkārši atsakās, viņš pasūta tos cilvēkus.
Varbūt mums tā nospiedam, varbūt tas bija viņa šitais ten vieta, bet mēs jau nezinām, viņš vēl vispār ir tur, vai viņš vēl dzīves ir un tā, jo tas jau bija pirms pāris gadiem tas sižets. Jā. Bet jā, bet ārpus... Toreiz savs kakls, jāpadzēr. Es ātri arī pieminēšu, citu runājot par tiem bezpajumniekiem. Arī tieši viens video, kur cilvēki arī pētīja kaut māju, kur staigājās, viņiem likās kaut kādas skaņas, bet viņiem, tā kā viņi sauca, neviens neatsaucās. Un viņi tā arī nevienu tur neatrada, bet viņiem bija līdz suns, bet tas mazais sunīts kaut kāds, negluži čivauva, bet kaut kas uz to pusi. Un viņam bija kamera uzlikta. Viņi bez tam skatījās suņa kameru. Un tas suns bija reāli atradis to cilvēku, tā kā, viņa nezināja, bet, respektīvi, tas cilvēks bija kaut kur paslēpies zem gultas, bet tā kā ar muguru, ar muguru pret, ieeju, teiksim tā, un tas suns bija reāli iegājis tā istabā, un tā kā, skatījies uz viņu kaut ko, varbūt apošņājās vai kaut kas, vienkārši viņi skatās tā kamerā, tur reāli cilvēks ar muguru guļ pret kameru, tā kā. Bet, tas ir creepy. Bet no dzīves tur bija skaidrs, ka tas nav līķis, bet tā kā viņi pat paši tie cilvēki mēs neapzinājās, tā kā, kad tiešām tur kāds viņiem likās, bet kad tur kāds ir bijis. Vai arī vēl creepīgāk, starp citu, traps bija vienā mājā uzlikts, tā kā traps, respektīvi tāds diedziņš, kuram pārējot pāri no augšas nokrīt tāds tāds priekšmets, līdzīgi kā viens pats mājās apmēram viņš tā noldo. Un tas augstums tāds, ka viņš tieši kaklā ieiet. Labi, cilvēki dažādi garumi, bet standarta cilvēkam viņš ieiet kaklā, jo viņi izmērīja speciāli. Bet viņi gāja, un viņi bija kaut 3 čaļi vai 2, un viens pēkšņi pamanīja. Un viņš saka, pagaid, nē, tā kā nogriezīsim tos triķi nost, apstīsimies, kas notiktu, ja kāds tur ietu, tā kā viņi tā no malas. Un tad viņi gāja skatīties apmēram tā augstumu viņam un saka, jā, tu varēji nāk, kāds tev varēja tā kā, tas paštaisīts tas ierocis, bet, tur varēja arī palikt. Tagad tas bubitrap. Jēzu, tas ir, Kā ir šitā, jā, bet diezgan bieži es redzēju arī kāds kaut kur staigā un parādās kaut kāds bezpajumnieks jā. Pirmkārt, tas ir creepy, kad kādi ierogi, bet, tas ir veiksmīgs gadījums, ja viņš neko nedara. Ir bijuši gadījumi, kad ķieģels lido uz tavu pusi vai kaut kas vēl. Vai, tas pats reku. Viņš sāk diezgan, pašaizsargāties, teiksim tā, viņa arī gan jau jūtas draudēt. Ir arī viens, ir arī viens video, kur čalis tā kā, viņš bija 3. stāvā, viņš pamanīja, ka mašīna piebrauc, un kad cilvēks iet, viņš to iefilmē. Tad bija nākušais kadrs, kur viņš jau tā kā ārā no mājas, principā jau ārā no teritorijas. Un pēkšņi viņš tas čals pamanīja ar ieroci rokās, un viņš tā kā, viņš gan nebēga, bet viņam lika sasēt rokas vai kaut kas tam līdzīgs, vai viņam sasēja rokas. Tas čals ar ieroci rokās, kaut kā tā tur bija. Un viņš izsauca policiju par to, ka kāds ir trespāsojis manu teritoriju, bet tas čals pats bija slims. Jo tur pēc tam bija kaut kāda sīka iegājuši vēl, un viņš pret viņiem reāli bija izšāvis. Bet tas, ar ko viņš šāvi, par tām lodēm īsti nevarēja novākt, tās bija kaut kādas fake lodes. Bet ar viņām varēja... Stukšās lodes, bet stilē viņām varēja, normāli traumēt cilvēku, un reāli, man liekas, viņi tiesāja... Jā. Tiesā, man liekas, tāpat iesūdzēja, viņš tāpat aiz reizēm aizgaida, dumiķis, bet, jā. Tā es vienkārši bišķi atcerējos. Bet ok, Pauli, turpināt. Bet īstenībā arī baigi bēdīgs stāsts ir arī, kas īstenībā diezgan, cik teikt, nesen, pirms 12 gadiem, ja? Īstenībā jau plānoju jau vien brīd to Irbeni demolēt. Demontēt pa lielam, jo, tur tas tāds reāli tā tīri gruvešs vieta pa lielam tagad ir. Bet... diemžēl ir arī tādā ziņā tāds true crime case, kā mēs to teiktu. Attiecīgi 12. gada 4. septembrī ap 2008. Šajā te Irbenes teritorijā tika atrasts 66 gadus veca vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Attiecīgi tajā pašā dienā policija aizturēja arī 3 aizdomās turamos, kuriem nākamajā dienā ar Ventspils tiesas lēmumu tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Tā teiksim tā. Vēlāk noskaidros, ka arī ar šo trijotu kopā ir bijuši vēl 3 džeki, kuriem
Tad apsūdzības tika virzītas vien par mopēdu zādzību. Es pastāstīšu soli pa solim, kas tur īsti notikās pēc tam, bet šis te noslapkavotais, šis upuris, viņš strādāja kādreiz Rīgas uzņēmumā, SIA Grossservice, un šis uzņēmums plānoja veikt šo te demontēšanu, pa ko es iepriekš ieminējos, bet pats noslapkotais vīrietis, viņš bija šī objekta galvenais uzraugs, viņš tā kā dežūrē pie vārtiņiem, viņš tos kontrolēja iebraukušo un izbraukušo tehniku un skatījās, lai kāds nepiedarošs personas pelēm nesteigā pa šajā teritorijā. Un viņš dzīvoja uz vietas objektā, tajā dzīvojamā konteinerē, kas ir tas nav tas pats čals, pie kā jūs Rīgā? How the fuck is that possible, Robi? Pīgi, mēs te pat dažādi laiki tur bija, sorry. Jā. Jā, un tas čals, pa ko es tagad stāstīju, kurš dzīvoja konteinerē, viņu piekāva līdz nāvei. Klausies, lūdzu. Okay. Bet varbūt tas konteiners tur ir atstāts, varbūt tas bija ķipa tas konteiners, jā, maybe. Varbūt arī, jā. Viņš man vairāk atgādināja vilcienu vagonu nekā to konteineru, ko mēs ierastēsim. Varbūt man atmiņā bija tādi, kur cilvēki dzīvoja tādos vagonu tipa. Zinu arī, piemēram, kādi celtnieki, vai, kuri bija objektos kaut kādos patālākos, ka viņi tādos dzīvoja. Kaut ko es atceros. Tad tas netika aizvākts tādā gadījumā. Anyways. Bet solis pa solim, kas notika, tad iepriekšējā vakarā šie te minētie 6 čaļi, viņi ar mašīnu izbrauca no Ventspils novada Ances pagasta Rindas ciema. Tas ir diezgan netālu arī no tā paša Irbenes, lai dotos uz jūru. Un pa ceļam viņi piestāja Irbenē, šajās te zvaigznīs teritorijā, lai šim te sargam viņi palūgt cigaretes. Bet viens no viņiem kaut ko diezgan sastrīdējies uz to sargu pēc tā, ka viņi tur izlamājies, izbļaustījās, tad viņi visi tur brauc tālāk, ja? Tālāk viņi brauca uz Miķeļtorni, pie attiecīgi netālu no tās jūras, un viņi minētās personas, šie te iebrauca kādā Tārgals pagasta mājā, kur viņi redzēja, ka saimnieks nav, davai jāpaņem viņa mopēds. Un forši, ja? Un viņš bija turpat stāvēja pa lielam pie mājas. Un nākamās dienas rītā to mopēdu aizstūm uz mežu un paslēp zem zariem. Tas bija attiecīgi tā daļa, ko es pateicu par to mopēdu zakšanu, kur ap centimetru. Tur bija 6 un 3 par to mopēdu zakšanu. Bet tālāk braucot apakaļ no tā Miķeļtona, 2 no vīriešiem, 2 no tiem čaļiem, viņi tā pateica, vai piestāvam vēlreiz tajā tur Irbenes teritorijā, vajadzētu tagad sadot tam sargam, tur nezinu, pa kaut kādu tur kašķi vai kas tur bija tāds. Un tā arī viņi izdalīja 2 čaļi iekļūt tajā teritorijā un vairāk kārtīgi diezgan, kā jau dūrē visu, diezgan sāka sist nabaga vīrietim. Un viņi izkļuva no teritorijas, viņi satika pārējos, kas pie viņiem bija, un tur viņi visi tādi, man jau liekas, ka tas bija pišķi pa īsti, tā kā nepatika to, ko jau izdarīja viņam, tāpēc viņi atkal aizgāja pie tā sarga, un šoreiz 3, nevis 2, un vēlreiz pamatīgi sākuši viņus klopēt to nabaga cilvēku. Es atvainojos, man kaķis ņaudīja, jūs dzirdat? Nevar dzirdēt. Es gan dzirdēju, es domāju, ka smults. Dzirdēju, es dzirdēju. Jā, bet viņi ne tikai tur ar dūrēm, kājām, bet arī ar lauzni viņu ir daudzījuši. Un palielam darīja pārlīdz redzēja, ka vīrietis nekustējās, gulēja uz zemes un vienkārši aizmāc prom. Pēc tam nākamā dienā satiktie būvstrādnieki, kas tur strādāja uz to demontāžu, viņi paši teica, ka viņi nemaz nezināja, kas iepriekšējā naktī notika. Bet citi arī atminējas tomēr, ka pie viņiem bija kaut kāds bars, kas pienācis viņiem tur paprasījuši cigaretes, un kāds tur ir iegājis savā tur būdiņā, darba būdiņā, un redzējis, kā tur pārlicis žogam pāri, un varbūt tas arī bijis viens no tiem, kas konflikti izraisīja, jo, pa lielam tur jau īsti nav ko darīt tajā Irbenē, tā ka tur sapat, ka kāds iet pie kāda, kas jau tur atrodas tajā Irbenē, jo tur tiešām nav kur darīt. Tur tīrs grausts ir. Bet pēc notikušā tas žoks, kas bija apkārtēji teritorijai, ko plānoja demontēt, viņš bija pilnībā apgāsts. Un tā teritorija bija iežogota ar to stiepļu žoga
tur bija atslēga un iekšā teritorijā ienākt nevarēja. Tā kā tāds bija tas stāsts par nabaga apsargu. No. Diezgan smagi, jā, un tas tāds pilnīgi tāda situācija, kurai nevajadzēja notikt. Baigie fujaki jāsaka tev. Man ļoti interesē, ka kas LA Indijā notika cigaretes dēļ, ka bija jānonāk līdz kaut kam tādam. Vai ne? 66 gadus vecs vīrietis. Kas jums? Bet nu viņi visi ir apcietināti. Es, lai gan nezinu tos, varbūt, ja piemeklēt, atrast tos vārdus un cik viņiem tur bija jāsēž. Tas, domāju, vēl nav tik sēž. svarīgi varbūt arī, bet, nu. Jā. Bet, nu jā, es still. ceru, ka vēl sēž. Jā, tas ir Tas briesmīgi. ir super weird. Jā, Cigaretes dēļ, exactly, tā kā cīgu dēļ, ķipa, tas. Bet, nu labi, mēs jau nezinām, kas tur sīkāk notika kādēļ. Bet, ja viņi tur gāja un tur cīgas prasīja un tā, tad, Bet arī tas mopēds. nezinu, varbūt piekasies. Ar kaut ko tādu. Nu, respektīvi, kad... Nu, tas mopēds izklausies pēc prikola vairāk, tā Čaļi- teiksim, čaļi tā, ka ķipa, horeku Jā, mopēds. bet čaļi, es nezinu, kas viņiem galvā ir noticis. Nai, tur Ja viņi vienā vakarā nekas seš, tur tad nav. izdomāja, sākumā rekur nopizdīja mopēdu, pēc tam aiziem pakauties ar čalu, tā kā aiziem pats pārdam viņu, vai ne? Un, jau ir. nezinu, vajag dīvēnē čaļi, ka tur esmu. Tā kā, tas vats fuck. Jā, Es, bet tad nonāca visais reistēm. Tā jā. kā, what? Nu, vot tā. Bet, jā, Irben kā tāda vieta, protams, viņai ir sava atmosfēra, ir savs vibes. Bet interesanta vieta, un es noteikti gribētu apmeklēt arī to ekskursiju uz šito pašu to radioteleskopu. Noteikti interesē tas. Un jums arī noteikti ieteikt brauciet šurp, lūdzu. Cik tev sanāk līdz Irbenai? Pusstundu? Mazāk? Varētu būt pusstundu vai... Jā, kaut kas tam līdzīgs varētu būt īstenībā, jā. Atkarībā, cik ātri brauc, jo tur daudzi tie ceļu sarakti šobrīd. Tas normāli, jā, visur viņi ir sarakti. Jā, jā, Bet, jā. bet... Nu, jā. Jā, mazliet graustī, mazliet trukraims, kaut kur pa vidu. Jā, Nedaudz drošības aspekti un punkti. Jā, tā kā... jā. Tā kā tālūk šodien tādā īsumā. Ņemot vērā iepriekšējā sēriju. Nedaudz Ļoti kaķis. īsumā, jā. Nu, ja mēs tā uz iepriekšējās sērijas fona, šīs vēl chill, man liekas, nu jau. Jā. Iepriekšējais bija grants. Starp citu, paldies 5000 klausījumiem, mēs esam sasnieguši tādu skaitu. Jej! Tā kā... Juhu! Robčik uzmet kūleni. Bišķi vēlāk, tad būs baigās skaņas. Un tad Pauls smiesies noteikti, jo viņi dzirdēs, kā Robčiks nokrit. Un stuff, Es apgrāk šodien. Nu, labi, jā, mont arī. Es arī smietos. Vai ne, what the hell, sorry, Svena. Nē, nu, es ticu, jā. Nu, what? Bet, jā, mums arī ir jauns sekotājs, es redzēju Facebookā, paldies arī par to. Oh, yeah! Un, ja nemaldos, 129 followeri ir arī Spotifyā, kaut kas tāds. Neredz tagad cipars, bet kaut kā tā apmēram bija. Tā kā paldies par skaitļiem. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti forši. Lēnām ejam uz priekšu augam, tas viss ir ļoti skaisti. Tā kā, jā, paldies arī par komentāriem pie iepriekšējiem sērijiem, postiem par sērijām. Sērijiem? What the hell ir sērijiem? Sērija. Sērijiem. Sērija zvēstačka. Tā kā, paldies arī par to, par atbalstu un par vispārēju, tas daudz ko nozīmē. Un, jā, nu, grūti teikt, kas mums būs tālāk ar kopīgiem sērijām.
To mēs drīz sapratīsim, cik tas būs reāli, bet, cerēsim, ka kaut kad vēl sanāks mums visiem kopīgi ierakstīt, bet, to jau mēs vēl redzēsim. Katrā ziņā, tālāk mums šobrīd ir situācija, bet ceru, ka jums patika šī sērija. Un, boy. Girl. Paula jau rītīgi ir azartā. Yep. Nē, Paulai, tos temats man patika arī, kā Paula stāstīja, bija bekvarši. Man tiešām jā, patika. Bet par šo tēmu vispār ļoti daudz var runāt, jo tiešām ir daudz visādas vietas. Mēs tā kā vairāk uz Latviju. Man tā bija vienkārši tuvākā. Gan fiziski, gan sirdī. Jā, kur tu pati vēl arī esi bijis, like it hits different, obviously. Jā. Bet jā, noteikti par šo tēmu var vēl runāt vairāk, jo tiešām ir ļoti daudz interesants vietas. Ne tikai Latvijā, protams, bet ārzemēs arī. Tā kā es pat domāju, mēs arī pār 2 uztaisīsim kaut kad varbūt vēlāk. Varbūt mēs varētu sazīmēt kādu no graustiem.cl. Kāds varbūt vēlas būt viesis. Hint. Ja jūs klausaties. Vink, jau haidī. Jā, es uztaisīju reklāmu, bet tas tur galīgi nebija saistīts. Viņi nezina. Neko. Nezinu. Jā. Varbūt mēs varētu sazīmēt kādu viesi, kas to vairāk vai nodarbojas hobija līmenī vai vairāk profesionālāk. Tā kā. Jo tiešām tā kā, plaša tēma un visādas interesantas lietiņas par to var uzzināt un atrast. Jā. 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 Kāds vēl kaut ko grib piebilst, vai mēs slēdzam šo epizodu cieti? Es domāju, slēdzam ciet. Es domāju, priecīgs Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, priecīgu Valentīnu dienu, priecīgas Lieldienu. Un tā Jāņus, un tad tiekamies atkal, jā. Forši. Jā. Jā. Ko es varu piebilst? Labi, tad paldies, ka klausījāties un tiekamies jau nākošreiz. Rakstiet komentāros, kādu jūs esat apmeklējuši, varbūt vietu pamest. Jā, iesakiet. Nesakiet lokāciju. Ko mēs varētu apmeklēt? Jā, iesakiet, par ko runāt, vai arī vienkārši varbūt jums kāda pieredze, ko jūs varat padalīties. Nesūtiet lokāciju, bet mēs paši arī aizbrauksim pastīties, bet nesakiet lokāciju. Mums var dot lokāciju. Mēs sazīmēsim, kurā gadījumā, man liekas, protams. Tā nebūs problēma, tikai jā. Bet labi, katrā ziņā, jā, sūtiet komentārus, rakstiet vēstules un tiekamies jau nākošajā sērijā. Čau. Bye. Uz redzēšanos. Vienkārši prasta uz redzēšanos. What the hell?